Čau, Ralf, nu tad viss paliek spēkā, šodien būsi? Protams, ka es būšu. Es jums ļauju stundas laikā izmantot telefons, nu, ka noliec. Tu čisti būsi laikā? Alis, ko tu saki? Tu būsi laika? Jā, Alis, esmu gandrīz jau gatavs. Mieru, Alis, mieru. Ielpojam. Pagrāvis tā pārzinīšana, zvana Toms. Čau, Alisa. Čau. Tu zini, es tagad nevaru runāt, galīgi nevaru, es strādāju. Nu, Alis, kur tu esi? Nu, esmu klāt. Oh. Nu, ko sākam? Čau, te Alis un Ralfs. Un šis ir podkāsts Blondie grēki. Nu ko, sveiciens visiem jau 6. Blondie grēki epizodē. Mēs esam mainījuši mūsu lokāciju, un tas ir pateicoties ballītei, kas notiek, spraigi apgriezieni notiek uz terases, tāpēc mēs esam izsūtīti. Jā, mēs nomierējām jaunu dzīvokli. Mēs vēl ievācāmies jaunā dzīvoklī kopā tīri tā podkāsta ietvaros. Jā, kā jums patīk mūsu jaunais divāns. Nu, kaut kā tā, kā tev vispār iet, Ralf? Es redzēju, ka tu policijā pabiji pagājušajā nedēļā. Kā tev gāja? Apcietināji tevi? Ko tu atkal esi izdarījis? Nē, īstenībā tas bija šonadēļ. Bet būtiski pirms 2 dienām. Mēs ierakstījām šonadēļ epizodi 5. un tieši pēc epizodes man zvana no policijas. Un man saka, sveiki, vai es nevaru ierasties kā liecinieks krimināllietā? Un es domāju, wow, ko? Okay. Ko es esmu izdarījis? Kas ir noticis? Kas notiek? Tieši tā. Un izrādās, kāds ir ierosinājis krimināllietu par heita komentāriem zem mana Pride video tiktakā. Wow. Un tad, nu jā, es devos uz policiju, man tur bija pratināšana un respektīvi viņi tagad centīsies atrast tos cilvēkus, kuri rakstīja tur draudus, heita komentārus zem tā video. Un jā, viņiem var piespiest darbus, naudas sodus vai arī brīvības atņemšanu līdz pat 3 gadiem. Spēcīgi uzsākām epizodi. Paga, kā tas notika? Kāpēc tik casual to stāst? Tas ir vienkārši insane, crazy. Kurš par tevi tā cīnās? Respektīvi, tas ir pats interesantākais. Kaut kāds vīrietis, kuru es nepazīstu, kurš pat nedzīvo Latvijā, nosauc viņu vārdu un jautāja, vai es viņu pazīstu, un es vispār pat neesmu dzirdējis tādu vīrieti, bet jā, viņš vienkārši ir ziņojis, aizsūtījis. Nezinu, kā tas notiek, jo tā kā, pieņemsim, cik esmu dzirdējis, par tādām lietām, policija vispār būtu vienalga, un vispār Parasti, arī jā. pat par agresijas lietām, tā kā ļoti bieži tās lietas netiek vispār pat atrisināts vai pat iesāktas, bet šeit, acīm redzot, tas vīrietis laikam ļoti pacentās vai zināja likumu, vai, es tiešām nezinu, kāds noticis, bet tāds notika, un jā, tad gaidu update-us, I guess. Ok, un tad tur kaut kādus trakākos komentārus viņš tā kā varētu nest pie atbildības cilvēks. Viņa respektīvi man jautāja, kuri man ir aizskaroši, kuri varētu būt aizskaroši komunai, bet respektīvi viņa man lika nosūtīt pilnībā visus komentārus no tā video. Tur bija kaut 40 screenshoti. Tā kā, jā. Ok. Tad jau redzēs. Nu, un kā tu jūties par to kopumā? Es jūtos ļoti labi. Es izgāju no tā policijas iecirkņa, un man bija tāds fuck yes. Es jūtos pilnībā tā kā neiznīcināms. Tā kā, un tā ir vienkārši tāda ļoti laba ziņa in general, kad policijai interesē, un policija ir ieinteresēta. Un to tu daudz nedzirdīt, sevišķi par šo tēmu. Jā, par aizskarošiem komentāriem noteikti. Jo, man liekas, mūsdienās vispār raksta visi, ko grib, kā grib, un anonīms users 1, 2, 3. Un tagad, kad mēs dzirdam, ka tomēr nes pie atbildības, tas, manuprāt, ir tik lieliski, ka mēs attīstamies un virzamies kaut kur tādā labākā virzienā. Nu, jā. Tā, kā tev pašai iet? Man pašai iet kā pa kalniem. Pagājušajā nedēļā es biju brīvdienās atpūsties uz Veika parku, Ozolniekos. Un, jā, bija ļoti forši. Īstenībā, ja kāds grib izmēģināt, pirmo reizi ar to ūdens dēli braucu. Jā. Un bija... Tu esi kādreiz? Nē, es neesmu. Jā, tas bija pirmkārt ļoti liels treniņš. Es domāju, man sāpēja vienkārši viens sāns, viena tā roka, kaut kāds dīvains ķermeņa daļas, kas man likās īpatnēji. Bet jā, tas bija gan treniņš, gan arī deits man ar to. Un tāpēc, ja kāds grib aizbraukt, tad noteikti iesaku. Un turklāt es gribu palūgt, jā, priekš tādas, ko notiek jau sadaļas. Mēs redzējām reklāmu, ka grupa Olas, respektīvi Žanas un Arvis, būs arī Ozolniekos tieši tajā Veika parkā masti, viņš saucās. Jā, respektīvi, jūs varat aiziet viņu koncertu. Precīzi nepierakstīju, kad. Kas ir tas, ko es gribēju pateikt, bet jā, tas jau bija šīs slīdot iekšā, ko notiek sadaļā, jo man liekas, vasarā tiešām jāapmeklē pēc iespējas vairāk koncerti. Esmu tikai par to. Nu, lūk, un jā, kas tev vēl, ko tu vēlies par ko notiek sadaļā, tā teikt,
Nu, jā, es gribēju pieminēt, ka mums ir mūsu ko notiek sadaļa, kurā mēs stāstam par visu aktuālo pasaulē un Latvijā. Un mūsu ko notiek sadaļa ir sadarbībā ar Ādažu čipšiem, tāpēc paldies Ādažu čipšiem. Jā. Bet jā, es vakar biju ar Elīzu. Mēs bijām uz basketbola spēli, kur spēlēja kaut kāda Latvijas komanda pret Filipīnu komandu. Okay. Un Latvija zaudēja. Okay. Un izrādās, ka tā bija nesmagi. Tur bija 9 punktu atšķirība. Jā. Bet cik es sapratu, ka tikai šajā spēlē iepriekš Latvijai gāja ļoti labi, bet kāpēc šī spēle ir ļoti bēdīga, jo Filipīnu komanda īstenībā it kā esot viena no vājākajām, un tieši viņai Latvija zaudēja. Bet tas, ko es vienkārši gribēju pieminēt, ka nav tā, ka es baigi bieži uz sporta spēlēm, vai ne? Un vakardien es tiešām, mēs tā kā ar Elīzu skatāmies to spēli, un, protams, saprotu to visu patriotismu, un kad tavas valsts komanda spēlē, un tad visi iet un atbalsta tikai to Latvijas komandu, bet man tas likās tik bizāri, ka tā kā atbalsta tikai latviešus un bļauj tad, kad pretinieki met. Un man bija tā, es priecājos par abiem, jo es atnācu uz spēli, man ir interesanti redzēt, kā spēlē. Kā man nebija tā, es balsoju par Latvijas komandu, man bija tāds, es balsoju par tiem, kuri labāk spēlē un kuri parāda to, ka viņi, respektīvi labi spēlē. Latvieši, viņi tikai pa savējiem, man liekas, tas. Nē, tas ir, protams, forši, man patīk, ka tiek kultēta patriotismu sajūta, bet es jutos nedaudz out of place, jo, man patīk arī, kā Filipīnas komanda spēlē, bet tas vienkārši man tā personīgi. Jā, to labāk nestāsti. Oh well. Un, starp citu, runājot par to, kas notiek manā dzīvē, katra diena mums iesākas ar dažu čipsu loteriju. Čips LV mēs droši arī jūs varat doties un spēlēt. Ļoti vienkārši jāatver 3 paciņas no visām 9, kas parādas ekrānā, un jūs varat laimēt lieliskas balvas. Piedalīties varat katru dienu. Un tā arī iesākas gan mans rīts, gan arī mūsu kolēģi rīts te ofisā. Mēs vienkārši ir tāds kā rutīna jau. Un jūs varat reāli laimēt kaudzi ar foršām balvām, lieku naudu, lieku štuku, pilnu maisot čipsiem un arī spilvenu. Mums ir studijā spilvens. Studijā spilvens, jauna rubrika. Jā, šito varētu uz samarīt paņemt teltī. Jā, vai arī, gadījumā kaut kur citur sanāk uznāk miedziņš. Jā, tas ir līdzņemšanas spilvens, ko var gulēt jebkur. Tagad paldies par uzmanību spilvenam. Un tātad līdz 4. augustam noteikti pačkojiet cipsi.lv un ver vaļā čipšu pakas, un ja būs balva, to var saņemt uzreiz un tik cik jāgaida, kamēr piegādās. Lūk, tā īstenībā nav loterija, jo nav jāgaida īpaši izlozes diena, bet tev noteikti tas ir jāuzspēlē. Un, vēl runājot par ko notiek sadaļu, es personīgi sakoju līdzi Amuna Dāvis storijiem, un esam uzzinājuši, ka iepriekš notriektais Jānis ir piecēlies no komas pēc es negribu samalot, bet bija vairāk 8 dienas, man liekas, ne vairāk vēl. Un tas liekas pilnībā crazy, tāpēc, ka es dzirdu, ka daudz īstenībā no tās komas nekad nepamostas. Tieši pēc tādiem negadījumiem. Man liekas, vispār no komas baigi nemostas cilvēki, vai mostas? Nē, mostās vienkārši, ja ir kaut kāds smags stāvoklis. Lauz galvas kaus. Jā. Tas ir crazy. Un tad es sekoju līdzi Amuna Dāvis storijiem un vlogiem un visu veidu dažādiem reklāmas rullīšiem. Bišķīt ir tā robeža, tāda, bet ir interesanti. Mēs varam pasakot līdzi. Es vienkārši domāju, ja es tur gulētu, ja Toms man no visām pusēm fotografētu, viņš pēc tam dabūtu kārtīgi iekšās, jo es negribētu, lai man neviens tā redz. Bet, protams, ka tas ir laimīgi un tas ir tiešām, Dievs ir ar mums un man liels prieks, ka viss laikam būs kārtībā un kad, Amuna Dāvis arī teica storijos, ka beidzot Janīna, kā viņu sauc viņas draugi, ir tāda, kā viņi ir, un pēc smagas traumas var just, ka beidzot ar viņu var parunāt, ka viņi komunicē. Un es vienkārši domāju, ka tas ir tik lieliski, jo ja man būtu jāiet kaut kam tādam cauri, ka man tuvs cilvēks vienkārši ir komā un tas vienkārši neizstās pēc viņu, tas, man liekas, riktīgi traki. Bet tā ir pozitīva lieta tiešām, uz pozitīvas nots, viss būs kārtībā, cik mēs redzam. Tu šodien runā īpaši kā reportiere. Jā. Tev ir reāli, tev pat nav potenciāls, you already have it, you have the it factor. Varbūt tev jāpiedalās tajā talantu šovā, par ko mēs runājām iepriekšējā epizodē kā reportiere. Man liekas, ka man tas ir obligāti jādara, principā nav variantu. Nē, bet šodien arī piesaules jūtos ļoti sakārtot. Tas, manuprāt, ļoti labi var redzēt katrā epizodē, kā mēs esam pilnīgi citādāk atkarībā no mūsu garstāvokļa un no mūsu
mūsu noguruma. Šobrīd es jūtos diezgan labi mentāli, arī fiziski un vispārējais, kas arī īstenībā ir par to, ko mēs šodien runāsim. Jā, mūsu šodienas tēma ir par body image, jeb attiecībām ar savu ķermeni un savu ārējo izskatu, bet pirms mēs lecam iekšā tēmā, es gribēju pastāstīt vēl vienu lietu, ko notiek sadaļā, jo tiem skatījās Eirovīziju, redzēja, kā uzvarēja Nemo, un mums te Latvijā ir tāds mūzikas festivāls, Laimas Randevu. Man jautājums, Nemo tā kā zivs? Jā, Nemo ir arī no Finding Nemo, bet, respektīvi, jā, Latvijā, cik es saprotu, tad Nemo uzstāsies vesels 2 reizes, un viena no tām būs Laimas Veikuls Randevu festivālā Jūrmalā, un tātad, ja es nemaldos, tad 3 dienu laikā vispār uzstāsies 45 izpildītāji, ja es pareizi saku. Tā kā tiešām vērienīgs festivāls. Ļoti vērienīgs. Man vajadzēja tikai Eirovīziju paklausīties, lai es saprastu, par ko ir runa, bet to varbūt citu reizi. Es to vēlāk parādīšu. Sanāc? Okay, nu labi, tad mēs esam nonākuši sadaļā, kas šodien ir mans, jeb Ralfa dienas Drinky Drink, kuram es tūlīt aiziešu pakaļ, jo viņi tikko piegādāja kurjers. Ok, Drinky Drink, I'm very excited. Es turpināšu pa Alises līniju ar veselīgiem dzērieniem, kas mums šodien būs vīnogu kombuča, jo es nezinu, vai es jau to pieminēju, bet nav tā, ka man baigi garšo kombuča, bet es mēģinu atrast tomēr tās garšas, kas ir garšīgas, jo daudzas ir, tur, kur nav tāda īpatnē piegarša, nu vai tāda spēcīga garša, tās man garšo. Nu, mauc vaļā. Skaisti. Nedaudz smakoja godīgi. Tu pats esi viņu dzērs? Nē, bet mēs šodien pamēģināsim, jo vienkārši es neesmu dzērs ar vīnogu garšu. Es tev sapratu. Nu tad testēsim kopā, mums būs pirmais mēģinājums. Es varu pastīties pudeli? Tur, diemžēl, ir cukurs, bet... Melnās tējas kombuča. Jā, nu, labi, mēģinam. Testēs. Viņu nevajadzēja sakratīt pirms tam, laikam nē. Viņi jau kurjeris sakratīja pa ceļam. Kāpēc viņas smaržo ļoti... Viņa smako pēc kombučas, tādas spēcīgas, bet garša. Jā, bet man tā smaka traucē baudīt garšu. Jo viņi negaršo tā, kā viņi smaržo, bet... Nē, lai viņi tāds skābi pēcgaršu atstāja. Man ļoti garšo. Garšo pēc tāda garšīgi ūdeņaina kvasa. Laikam nepriekš mans. Jā, man būs vairāk. Kas vispār ir tā kā body image? Kā tu redz body image? Kas vienkārši uztaisam nelielu definīciju. Ok. Nu, es primāri to redzu vispār kā tā kā ķermeni. Tā kā, nu, pirmais, kas nāk galvā, ka mēs runājam par body image, ir tavs ķermenis, kā tu izskaties, gan jau, bet ja mēs padomājam tālāk un rokamies dziļāk, tad noteikti tas ir ne tikai tavs ķermenis, bet vispār gan tava seja, gan tavi visi mati, gan ārējais izskats, gan arī tas no iekšas, kā tu jūties, bet, nu, principā, jā, kā tu jūties par to, kā tu ārēji gan jau izskaties. Tas tā kā man... Nu jā, tāpēc es domāju, jā, tiešām laikam tā epizodes tā tēma, ja mums jānosprauž, tas būs tāds attiecības ar savu ārējo izskatu, bet, nu... Laikam, ka man tā liekas, jā, ka tas būtu tāds ārējais izskats un par to, kā pats cilvēks par to jūtas, jo skaidrs, ka pāriem gan jau arī ir kaut kādas emocijas par tavu ārēju izskatu, un tas arī pirmais iespējas rodas tikai no ārēja izskata, principā, bet vissvarīgākais jau ir tas, kā tu sev pasniedz, to mēs arī runājām, ka mēs plānojam šo tēmu, un līdz tam arī nonāksim. Un kā tev liekas, vai tu piekrīti man? Jā, es tev pilnībā piekrītu, vēl es pieliku klāt, ka tiešām mūsu ārējais izskats ir tā kā mēs sev prezentējam, un ja mums būs labas attiecības ar savu ārējo izskatu, tad mēs arī labāk sev varēsim prezentēt, un tas vienkārši it goes both ways. Ja mums būs labs ārējais izskats, mēs labi jutīsimies iekšēji, un ja mēs labi jutīsimies iekšēji par mūsu izskatu, mūsu ķermeni, tad arī mēs labāk varēsim iznest savu tā kā ķermeni un izskatu uz āru. Jā, jo man liekas, liela problēma, ko es redzu mūsdienās, ir tas, ka mēs izceļam tās savas, ka mēs jūtamies varbūt tā, angliski teikt insecure, un mēs arī sakam, tur esmu tik rēsna, man tik rēsna roka, un tad, pastāst, nu jā, tev ir rēsna roka, bet tā, es nebūtu pamanījis, ka tev ir rēsna roka. Ja tu man nebūtu pateicis, ka tu uzskati, ka tev ir rēsna roka, ja tu man tāds, ok, tas ar tā uzskatīšu. Jā, arī īstenībā es pat neiedomājos, jo arī, piemēram,
tas, kā mēs pasniedzam to informāciju, jo tev var būt, pieņemsim, nezinu, lielākas rokas vai netipiskākas rokas, bet arī, pieņemsim, ja tu pateiktu, nu, jā, man ir lielākas rokas, tas uzreiz man nebūtu tāds, tev ir resnākas rokas. Jā. Tev tāds, jā, tev ir... Jā, es zinu, ka man tāds ir ķermenis, bet esmu lepna par to, esmu konfidenta, es neslēpju to un nesaku skaļi, ka man tāds ir, jo uzreiz. Tad jau mēs arī pievēršam uzmanību, tad mēs tā kā, labi, varam piekrist. Nu, ko tu, man jau ir vienalga, kāds tev rokas, bet ja tu sevi tā iznes, es esmu šitāda, man vispār nepatīk, man šitais nepiestāv vai ne, ka es iztos rāsu šitajā klietā. Nu, ko tu gribi, lai es tev pasaku no tādas sērijas? Nu, tādā ziņā. Bet tas ir vairāk saskaroties citiem, es pati, tā nedaru, jo vienkārši es zinu, ka man ir draudzenes, kas tā dara, un es pati zinu, ka man nepatīk konstanti tā teikt, mierināt, teikt, ne, cik tu esi lieliska, un tad es pati arī mēģinu tā nedarīt, un ja man kaut kas varbūt tie dienā nepatīk, es domāju, ka tikai es to pamanu, neviens cits to nepamanu, jo es domāju, ka nesēžu visiem prātā, un visi nedomā par mani, Dievs, Alis, kā šodien viņai tur viens macis tur bija, un vai viņai viens auskars bija šķīps, nu, visiem vienalga. Jā, bet īstenībā es teiktu, ka es vienīgais, visbiežāk, ko es pateikšu, ir, ka man nepatīk, kā man mati izstās, bet tā kā, nē, man ļoti patīk man mati, tā kā don't get me wrong, bet vienkārši tas ir visbiežāk, kā mēs pieksos, tā kā pieņemsim, mēs pamostamies tur un tāds, nezinu, kaut kur paliekam draugiem un tas pamostas, un mums vēl visu dienu jāpavad kopā, jābrauc atpakaļ uz centru vai, nezinu, kaut kas jādara publikā, man tāds, ja es nesataisīšu savus matus no jauna, tad, es nejūtīšos varbūt perfekti labi par viņiem, bet, citreiz arī varbūt vienalga. Bet kā tu vispār jūties savā ķermenī, savā ādā, kā tu jūties par savārējo izskatu? Tas reāli mainās katru dienu, manuprāt, tiešām tas mainās ne tikai tur mēnešos un pusgados un gados, bet reāli katru dienu ir dienas, kad, man jau nemainās tur katru dienu vai nesvaras, bet ir dienas, kad es arī tagad jūtos tāda, es vienkārši negribu skatīties spoglies, vairāk uzvēl kaut kādas tādas drēbes, ka es sevi neredzu, es jūtos tāda apaļīgāk vai kaut kā man nepatīk, kā es jūtos savā ķermenī. Un tad nākamajā dienā es aizbraucu pludmali un skatos, bļāviens, cik skaisti, un man uztais bildu, man tāds, cik smuki es iztos. Un man liekas, tas ir tas, kas vienkārši ir realitāte, dzīves realitāte, ka nebūs tā, ka visu laiku tu jutīsies lieliski. Un es jau arī, teiksim, es sportoju regulāri, kas man ļoti palīdz, tā teikt, sadraudzēties ar sevi un jaunus mērķus sasniegt un priecāties. Bet tāpatās nav tā, ka es katru dienu jūtos viegli forši un labi. Un tas ir arī noteikti ar visiem hormonāliem cikliem sievietēm, gan arī ar, pieņemsim, kad man nāk kaut kāds mēnešreiz, uzreiz jūtos tā kā pilnīgi citādāk par sevi. Tas ir pilnīgi normāli. Jā, es tieši gribēju teikt, man liekas, arī ir atšķirības tā kā sievietēm un vīriešiem, jo man nav tā, ka man svārstās. Man vienīgais personīgi ir tas, ka tas, kā es redzu savu ārējo izskatu, tas ir atkarīgs no tā, ko es ikdienā daru. Jo tā, es teiktu, esmu nonācis tādā posmā, vai nezinu, kā to nosauksim, ka es tiešām jūtos ļoti labi par savu izskatu, un es redzu izaugsmi. Agrāk, pieņemsim, ja es tur nepastaigāju nedēļu sporta zāli, man uzreiz likās, ka, nav labi. Uz steidzami vajag iespiest visus tos nokvētos treniņus, lai es atkal justos labi. Tagad man tā nav. Es arī tagad pēdējā laikā man, pieņemsim, esmu sācis dejot, un tad, pieņemsim, es tajās dienās izlaižu, pieņemsim, sporta zāli, un tad man, pieņemsim, sanāca pēdējā laikā vienkārši in general tik daudz, kas noticis, ka es mazāk eju uz sporta zāli, es vispār nejūtos sliktāk par savu ķermeni, nejūtos vainīgs, man nav vairs tā, ka es sevi guilt-tripoju par to, ka es neesmu. Bet vienīgais, kad man svārstās kaut kādas domas par sevi ir, es, pieņemsim, mazāk kustos, mazāk sportoju, ja es sliktāk ēdu, vai arī, nezinu, vienkārši kaut kādu sliktāku paradumu, mazāk guļu, un tad jau tas automātiski iet. Bet, ja es rūpējos par sevi ikdienā un daru kaut kādas lietas, kas man patīk, esmu nonācis tajā brīdī, kad man tiešām, man nav tādas... ka es būtu par kaut ko nepārliecināts. Man bija tā, ka pagājuši gadu, man ir vispār tāda lielākā problēma, kad mēs runājam par arī izskatu un vispār par attiecībām par to, ir tas, ka man kādreiz bija ļoti liels pārēšanās sindroms, un man ir tas, ka man šausmīgi garšo saldumu, un katru ēdienreiz es pabeidzu ar kaut ko saldu. Un bieži vien tas bija cepuma paka, pilna salga cepuma paciņa ar pienu, pieņemsim, un tas ir viena ēdienreiz. Pēc tam ir vēl nākamā ēdienreiz, kur atkal man vajag sevi iepriecināt ar kaut ko garšīgu. Un nav tā, ka es vispār svarā nemainījos gandrīz, vispār visu laiku bija vienā svarā, bet vienkārši tas, ka es pēc tam jūtos tik nepatīkami un tāda smaga, un es sapratu, ka kaut kas ir jāmaina, jo es nevaru katru reizi ēst kaut ko, iepriecināt sevi katru dienu, visu dienu, 3 reizes dienā, ar Kinder Bueno un tā tālāk. Un es nesaku, varbūt kādam, vai ne, tas ir pilnībā normāli, ja tu tur skrieni 50 km katru dienu, ja? Bet vienkārši man tas nebija, un es gribēju kaut ko pamainīt. Un man bija arī problēmas ar vēderu, un es
aizgāju pie uzturu speciālista, kurš man ieteica mainīt uzturu īslaicīgi, un es no savas diētas noņēmu nost ļoti daudz ko. Tas bija nesen salīdzinoši. Es noņēmu nost cukuru, es noņēmu nost olas, jo tas ir alerģija man bija organismā no tā visticamāk, govs pienu, kviešus, kas ir maize. Es vispār bulciņas neēdu. Un tad 4 vai 5 mēnešus ievēroju šo diētu no janvāra līdz maijam. Tagad es lēnītēm atsāku normāli, citreiz maizītā pēst, vai ne? Un tajā laikā es nometu pirmo reizi savā dzīvē kilogramus, jo es saku, man bija kopš, man liekas, 15 gadiem visu laiku 60 kilogramu. Un tad man sāka krist uz 55, un es biju tā kā šokā. Un man bija tāds, wow, šis ir tāds adrenalīns, es esmu reāli nometu svaru, tas ir tik forši. Bet patiesībā es sapratu, ka es nevaru pacelt to pašu, ko es gribu džimā, ka es jūtos vairāk nogurusi. Protams, kad es izstījos tā, ka wow, tur viss tur bez mazai, bet tas bija, es sapratu, ka arī tā uzreiz radās tāds, man gribās vēl, un es gribu vēl nomest, un es gribu vēl nēst. Un es sapratu, ka tur ir tas, ka baigi viegli ir ieslīdēt tādās pretstatos, jo es patiešām tagad mēģinu, un es pati tā kā redzu, ka es sev neļauju, bet kāpēc, lai es sev nevarētu atļaut vai ne ik pa laikam, bet man ir bail, ka es atkal aiziešu uz to pārēšanos. Man ir viens ir tas, ka es vispār neēdu, nometu svaru, man nav spēka ikdienā, un otrs ir tas, ka es pa daudz ēdu un nevaru apstāties. Un tās ir tas man lielā dilēma, jo līdz šim, kopš es ar to uzturu speciālistu sāku nomest tās visas sastāvdaļas no šķīvja, es nekad dzīvē nebiju ievērojis diētu, un man likās, viss ir čotka, un viss bija čotka, vienkārši man bija arī tas, ka vajadzēja vienkārši bišku kontrolēt, un es nevarēju. Bet, kad tev stāv kāds klātais telefona ekrāna, viņš jautā tev, kā tev iet, tad uzreiz tā kā vari. Bet jā, tā ir grūti īstenībā lieta, ka tu tādās. Jā, es teiktu, man arī īstenībā ir bijušas tagad, man ir ļoti labas attiecības ar ēdienu. Vienīgais dažreiz darba gaitās un ikdienā ir tā, ka es ieeju tādos periodos, kad es saprotu, es reāli izlaižu kaut kādas ēdienreizes, vai arī nesanāk mājās taisīt ēst tikai ārpus mājas ēst. Un tu vari arī kaut kā izdomāt, kā pilnvērtīgi paēst, bet īstenībā tas nestrādā, tāpēc es vienmēr atgriežos pie tā, ka man ir jāgatavo pašam, man ir jāgatavo mājās, man ir jāpiedomā. Bet tā, kad es biju mazāks, man bija diezgan ļoti sliktas attiecības ar ēdienu, jo, piemēram, kad es dzīvoju ar savu māmu, pie viņas es varēju, viņa man taisīja ēst to, ko es gribu, vai ne? Bet viņa nesakoja pati līdzi, tur tā kā es varēju ēst 3 dienas pēc kādas makaronas ar visu smērci, ja es gribēju. Kaut kā viņi sekoja līdzi, bet tas noteikti nebija tā, kā es gribētu vai kā man vajadzētu. Un, piemēram, kad es dzīvoju pie sava tēva, tur ģimenē atkal bija pierasts ka tev ir izvēle, piemēram, katra ēdienreize mums bija tā, ka mums stāv pilns galds ēdienu, lai tu vari tur visu krāmēt uz galda, tā kā bez mazai katra ēdienreize kaut kāds zviedru galds. Varbūt ne katra, bet ļoti bieži vismaz vienreiz dienā tās galds. Un tad, arī tā, kaut kādā ziņā no tā iemesla dēļ man iestrādājās tas, kad var pārēsties forši, tā kā katru reizi kārtīgi pieēsties, vai ne? Un tāpēc es arī man ļoti, svārstījās tās attiecības ar ēdienu, un tad es sapratu, ka man arī tā pārēšanās man aizgāja par kaut kādu coping mehanismu, tā kā man bija tas binge eating, tas emotional eating, un man tā bija, un arī par tas, ko tu teici par sevis uzslavēšanu, un, piemēram, tur pēc katras ēdienreizītes tur vajag sāļo, un tad obligāti vajag arī saldo, un viss tik daudz, un man tās attiecības, pirmkārt, es izlasīju grāmatu par emotional binge eating, kas man ļoti palīdzēja, un vienkārši tas, ka es pats izvaicos no vecākiem, pats sāku sev gatavot un pievērsos vegānismam. Jo vienkārši, kad pievērsos vegānismam, man vienkārši bija jāsāk sekot līdzi, tā kā ejot sportzāli un esot vegānam, man jāsako līdzi, tā kā, vai es uzņemu pietiekami daudz visas uzturvielas, un tas man ļoti palīdzēja sakārtot tās attiecības ar ēdienu, jo pirmkārt es sāku ēst veselīgāk, es sāku tā kā nevis kontrolēt, ko es ēdu, bet vienkārši piedomāt, lai man ir tik, cik man vajag, un tajā brīdī arī, tā, ka tev vienkārši sakārtot tās attiecības ar ēdienu, tev arī mazāk gribās kaut kādus sūdus, un jebkurā gadījumā pat, ja tev gribās, tu ēd veselīgi un pietiekami sev ar visām uzturvēlām, un tu vari atļauties, ja sevišķi, ja tu kusties un sporto sev kaut vai katru dienu, tā kā kaut kādu tur snack vai kaut ko tādu. Vienkārši, tas arī ir kaut kas, ko tu tās iekšējās attiecības un ko tu lieti savā ķermenī. Bet, es varu pajautāt, ko tu no tās grāmatas galvenās atziņas kādus tu ieguvi? Kas tur bija aptuveni teikts? Tas ir tāds emocija apēšana kaut kādā, jā? Jā. Man grūti tagad pateikt, jo man bija kaut kādi 16, 17 gadi, kad es to grāmatu izlasīju, bet
tur vienkārši bija par to, ka klausīšanos sevī. Un galvenā man tāda atziņa, pieņemsim, kas man... ļoti īstenībā labs jautājums, jo man ne tikai patika pārēsties, bet es pat dzīvē ēdu, tā kā tagad man tā vairs nav, bet agrāk es ne tikai pārēdos, bet arī ļoti ātri ēdu. Līdz ar to tev ir vēl lielāka iespēja pārēsties. Un tas, kas bija tajā no grāmatas, točni atceros, bija tas par to, ka tu tā kā pirmkārt pieredini sevi ēst lēnāk un paņem tur pauzītē dienreizes vidū, lai tu vispār saprastu, ka varbūt tev jau ir pietiekami. Tas tā kā mindful eating. Jā, mindful eating tiešām. Es par to arī researchoju, jo man bija tas, kas gāja uz praksi, es tieši gribēju skolēniem to mindfulness iemācīt un testēt un redzēt, vai uzlabojas mentālā veselība. Un tur es daudz izpētīju to apzināto ēšanu, kur respektīvi tu klausies, tu domā, tu lēnām ēd. Un ik pa laikam tiešām, kā tu saki, paņem un saproti, kur es esmu, kā tas garšo, no kurienes tas nāk, kāds šis ēdiens ir vispār nonācis līdz mani. Tieši tas tur bija rakstīts. Jā. Un man tas ļoti palīdzēja saprast, kā iemesls, kāpēc es ātri ēdu bija, jo man bija tāda neapzināta doma galvā, kad es nedrīkstu ēst. Kad, jo no bērnības man bija tie kaut kādi kompleksi par to, ka es esmu, un tajā brīdī es jau biju ļoti notevējis, bet man bija tā doma galvā, ko es pats piefiksēju, vienkārši ēdot, ka iemesls, kāpēc ātri ēdu, jo man tāds sajūta, ka man ātrāk jāpēd, lai es nesāku domāt par to, ka es nevaru ēst, vai man vajadzētu mazāk ēst, jo, kad es biju maziņš, es biju tāds apaļīgāks, bet es pat nebiju apaļīgs. Vienkārši visi apkārt man salīdzināja ar manu brālēnu, kurš bija ļoti, ļoti tievs un kaulains, un man no bērnības bija iegājies tas, ka man, pieņemsim, vecmāma tur vakarā, mans brālēns, es domāju, tur ēst kaut kādas siermaizes, mana vecmāma teica, ka es nevaru ēst, jo, esmu apaļīgs. Un, un ļoti daudz šīs tieši attiecības ēdienas, zinu, ka man nāca no ģimenes, un laika gaitā pašam sēdojot ar sevi, un pašam piedomājot, tas tikko ar to visu galā. Wow, tas ir traki. Man tik daudz domas galvā šaustījās vispār klausoties šo, un viena no tām bija tā, ka arī tas, zini, ka no bērnības nāk, ka tu nedrīkst iet prom no galda, ja tu neapēdīsi. Jā, manā ģimenē tas bija. Un tas ir tik, manuprāt, nepareizi. Labi, es nevaru teikt, kāds būšu, kad es būšu mamma, bet man liekas, ka vajag ļaut tam bērnam tomēr just un klausīties sevi, jo tad ienāk tas, ka ēdiens ir jāpēd un vienalga, ka vēmiens jau nāk un pausīm jau nāk, bet ir jāpēd, un tas, man liekas, arī, es tā kā teiktu, ka nē, jo, lai cilvēks vienkārši saprot, kas ir, kad viņam ir pieticis tas ēdiens, jo ēdienu ir jāmēģina, ko es arī mācos, jāmēģina uzskatīt kā labu enerģiju, un arī saldus cukurus mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgs viss. Vienkārši tas tev dod enerģiju. Tas nav kā ienaidnieks, vai ne, ko mums vajag nomest, vai atstāt, vai vispār neēst, bet tas ir vienkārši jāveido. Čau! Mums fani! Ir vienkārši jāveido tās attiecības, un es noteikti neesmu perfekta. Es saku, man tagad arī ir tāda sajūta, kad bļāviens ziemā es taču biju vēl tievāka, bet nē, Alise, tagad ir ļoti labi, viss ir kārtībā, un tas ir tāds konstants attiecības tiešām, ko tu veido ar savu ķermeni, lai tu nesāc rādīt ar pirkstiem uz sevi, jo tas ir ļoti traki. Un es saku, tā ēšana, manuprāt, ar sportošanu iet roku rokā, tā kā obligāti, jo, un vispār, visas tas vijās, tavu iekšējā pasauli, tavu ārējā pasauli, ko tu liec iekšā sevi, un arī vienkārši, mēs jau varam pāriet nākamajā, es arī gribēju dzirdēt tavu stāstu, kā tu vispār sāki sportot, un kā tev tas journey, un kā tas tev mainīja tavas domas par tavu ārējo skatu, jo man bija tā, ka, kā jūs teicu, tā kā visu laiku man tur uzskatīja par apaļīgu, bet, un ik pa laikam es tur kaut ko sportoju darījos, bet tā vairāk tieši sportam es sāku pievērsties, nezinu, ka man bija kaut kādi 15 vai tieši 16 gadi, un sāku ļoti, katru dienu tur workoutot, un tā tālāk no sākuma tie bija mājas workout, tad es pārvācos pie tēta, un arī man tur bija garažā tā kā sporta zāle. Tas, ko es sapratu tad, ka es visu laiku sportoju, un pēc kāda laika jau es tā kā ļoti notievēju, man parādījās kaut kāda tur pirmie muskuļi, un es, protams, arī man cilvēki teica, wow, jā, tik labi izskaties, bet tas, ko es piefiksēju sev, pirmkārt, tad, kad tu nāc no tādas vietas, kur tu vienmēr esi bijis apaļīgs, tava vēlme ir nevis tā kā tur notēvēt un uzaudzēt muskuļus, bet nonākt līdz tam punktam, kad neviens vairs nevar pateikt, ka tu esi apaļīgs.
Un tas ir tā ir tā perfektā zona. Un man kā puisim, puišiem jau ir pierast, ka tu audzē muskuļus un tā. Un es teiktu, ka tikai tagad, es pat teiktu, vispār tikai pēdējo kaut kādu gadu, es esmu sācis domāt par to, ka jā, būtu ok, ja es tagad pieņemtu to svarā, jo man ir jāaudzē muskuļi. Bet ļoti ilgu laiku, pirmkārt, es negribu, man patika būt tajā, kaut kādā tajā zonā, kad es zinu, ka man ir kaut kāds shape, bet es tā kā neesmu buff vai ne. Esmu vienkārši, normāli ir kaut kāda muskulīša, bet es neesmu baigi tāds. Bet pašā sākumā tas, ko es sapratu, kad es nevis tā kā sportoju, man bija tāds, es gribu būt veselīgs, es gribu tur labi izskatīties, bet man bija tāds tā kā, cilvēkiem nepatīk mans ķermenis, man nepatīk mans ķermenis, un tāpēc man ir katru dienu jāsporto, es nevaru skipot, un kaut kādā ziņā es vienkārši tā kā iebulijoju sevi tā, lai es izskatos tā kā, piemēram, varbūt ne tagad, bet no sākuma es izskatījos. Un, protams, ka tev ir tas azarts, jo tu tiešām redzi, ka tu izskaties labi, bet tā kā tas nebija, tā kā es sapratu, es vienā brīdī tā kā saprotu, ka es jau izstījos labi, man tur bija pirmo reizi mūžā presīt un kaut kādu muskuļu, man bija tāds, es iztos tik labi, bet katru dienu es to trenējos, un man tāds, es nejūtos labi par to. Es jūtos labi par to, ko es redzu, bet tas bija tāds, es sapratu, es nejūtos, man pazuda tā, man šajā brīdī sāka pazust arī motivācija to darīt, jo pirmkārt es jau izstījos tā, otrkārt, jo es nesportoju, ja man patika sportoju, jo man bija tāds, man ir jāsporto, jo es ienīstu mazai savu ķermeni. Un tikai tad, kad es to sapratu, man bija tāds, bet varbūt sports var arī būt tā, ka tu tur nevis sevi iznīcini, lai iztītos labi pēc kaut kādiem tur standartiem, bet tiešām, ka tu izbaudi to, ka tev ir tāds, tev patīk ikdienā, ka tu redzi, ka tev palīdz mentāli sportošana vai... Ka tiešām pamēģini kaut ko citu, kas tev patīk, jo sports un kustēšanās jau arī ir tik daudz dažādas lietas. Jā, noteikti. Jā, bet kā ir ar tevi un sportošanu? Es vispār esmu dejojusi visu savu dzīvi, kas arī noteikti ir sports, un tad, kad ir visi tie strīdi, vai tur dejas vispār skaitās kā sports, un tās jau tikai dejas, tad, mīļie, dejas ir sports, tas noteikti ir grūti, un tas noteikti visa veida dejas, hip-hops līdz tautas dejām, no balets ārprāts. Nē, beidz, tas ir vispār sporta veids noteikti, un tas man radīja to visu stāju, pirmos kaut kādus tur stipras kājas vai ko, un tad tagad, kad es sāku bišķīt beigt tautas dejas dejot, es sāku iet uz sporta zāli, un tur jau radās tas azarts būvēt to savu masu, tagad pēdējos, vai ne? Pirmais bija vairāk tas, ka es darīju, ko man patīk sporta zālē, tur respektīvi uz gājas grupu nodarbībām, kas man patīk. Vairāk kārt man patīk tieši ar skriešanu saistītas aktivitātes, jo man arī tēvs ir tāds tieši uz skriešanu orientēts, uz orientēšanos orientēts. Un tad vispār visa ģimene no tēva puses ir ļoti aktīvi. Un man pašai ikdienā ļoti prasās. Es nevaru man ir dažas draudzenes, kas vienkārši, viņām neprasās, viņām nevajag sportot, viņas izies tur pastaigā, kas arī ir pilnībā normāli. Viņas noteikti nav lieka svara, vai ne, bet man rītīgi patīk tas high intensity. Un es ļoti ilgu laiku tiešām gāju un sportoju priekš sevis. Es neredzēju nekādas izmaiņas ne rokās, peļu vēderiņa, kā bija, bet es biju laimīga. Un tad es sapratu, ka, bet es taču varu arī īstenībā bišķīt pamēģināt to struktūru treniņiem un uzbūvēt sevi tādu, kā man patīk. Respektīvi, bišķīt bicepsu dabūt, bišķīt tur muguru lielāku, lai izstās mazāks viduklis, kas arī ir triks meitenēm. Ja jūs gribat mazāku vidukli, vienkārši palielināt savu muguru, trenēt muguru. Bet jā, un tad, kad es pirmo reizi varēju piepumpēties, tagad jau pievilkties, es vienkārši nevaru apstāties. Es neapstādināmu. Man tā patīk. Es nevaru, tas vienkārši, un tiešām tur es arī sapratu, bet Alis, ja tu gribi izaudzēt muskuļus, un tagad es arī gribu pieņemties svarā, tieši muskuļu ziņā, jo loģiski, ka muskuļus var vairāk nekā tauki. Tas, kad es varbūt kādreiz svēršu tur 70 km, nenozīmē, ka es būšu rasni. Ļoti daudz menis, kas svar 70, 75, ir tik fit, jo tas viss ir darbs. Un tev ir jāuzbūvē savā ķermenī kaut kas no nulles. Loģiski, ka tev ir jāēd. Loģiski, ka tev ir jāuzņem ikdienā daudz. Un tagad pēdējos mēnešus, kad es mēģināju pieņemties svarā 2000 kalorijas dienā, 4 treniņu nedēļā, un cik man pamainījās 6 nedēļu laikā ķermenis. Un ir noteikti, un man bija grūti tos, man bija tāds, bet es tomēr gribu būt tā tievā, tur kur kaulis spīd cauri, maz ēst un maz trenēties, bet es saprotu, ka tā neesmu es, un tas arī nav veselīgi. Tas nav tas, ko tu īstenībā gribi, tas ir kaut kas ir ielikts, ka tas ir kaut kāds tas standarts, par ko mēs arī turpināsim runāt vēlāk, bet jā. Jā, tāpēc es domāju, ka tiešām ēdiens ir jāmēģina saskatīt kā kaut kas labs, kas tev dod.
nevis kaut ko, jo mēs redzam to ēdienu, ak, Dievs, es nedrīkstu, viņš tik trekans un tie kartupeļi tik slikti, bet tā ir tava dzīve, un es arī domāju, pats Alis, bet kāda jēga man visu laiku trenēties, visu laiku kaut ko darīt, ja es sev neiepriecinu ar to Ben & Jerry's, ja es sevi neiepriecinu ar Big Macu reizi 2-3 mēnešos, kāda jēga sevi tā drainot, ka tu vairs neesi laimīgs, ka tu jau to ēdienu redzi kā ienaidnieku. Jā. Visu laiku rīsi ar visu, loģiski tev sāks riepties. Bet ir jāatrod, un es pati vēl neesmu tur. Es vienkārši zinu, ka tas ir un es dzirdu, un es klausos, un tas ir process, un tas ir grūti vienkārši vajag sevi pieķert, ka tu sev šitā sāki, ja Dievs, ne, tas ir pat traknu, un neļaut sev tā izpausties. Jā. Izpausties negatīvajā virzienā. Nu, vot tā kaut kā. Wow, šis bija traki īstenībā. Jā, es pat nebiju gaidījis, ka mums būs... Es tā kā pat sapratu tikko, kad es vispār pat nepastījos kamerā, kad es stāstīju tev par to. Es neesmu tik daudz, tā kā, es vispār neesmu to tā baigi stāstījis. Vispār nekur. Jā. Jā. Oh my God, viss kārtībā. Jā. Vienkārši tiešām tas bija kaut kas tāds... Es tiešām nebiju par tā runājis neko tā. Jā, tas ir traki. Bet jā, tad tu teiksi, ka tev tas sports nāca tiešām, jo kā tev tāda ikdienas aktivitāte, kas tev arī ļoti patīk. Un tā sevis būvēšana. Es vienkārši nevaru iedomāties dzīvi bez aktīvās atpūtas. Toms arī saka, tev jau laikam patīk, mēs aizmēsim to veikpartu. Man vispār, es varētu, man liekas, visu laiku kaut kādas trakas lietas darīt saistībā ar sportu, bet redzi, es arī nekad nebiju iedomājies, ka tu teici, ka tu esi biji apaļīgs, un man vienkārši tādā ziņā nekad nebija nemaz tā, ka es būtu bijusi apaļa, lai nomestu, vai ne? Jā. Es vienkārši visu dzīvi esmu bijusi kaut kāds salīdzinoši tievs cilvēks, man nekad nav bijis tā, ka reāli es būtu pāri normai, vai kaut vai bišķīt līdz normas beigām tuvotos, attiecībā pret vecumu un gadiem un svaru, bet man laikam vienmēr tā aktīva atpūta ir nākusi līdz, un es arī redzu piesam apkārt, man ir draudzenes, kas pilnībā viņām neprasās, vai ne, viņām negribās. Un tas arī ir ok, un ko viņas dara? Viņas staigā, viņas citreiz izvēlas nevis mašīnu, bet pastaigāties. Un tas arī ir pilnībā normāli, viņas arī ir tievas, un viņas vienkārši varbūt vairāk piedomā pie tā uztura, vai ne? Tas ir, manuprāt, pavisam individuāli, un man ļoti patīk braukt ar riteni, un citreiz vienkārši izvēlos paņemt un aizbraukt ar riteni uz darbu. Tas mans treniņš. Es atbraucu 5 vai 10 kilometri līdz šejienai, braucu apakaļ, un tas ir pilnībā normāli un pilnībā pietiekami. Nav jāmēģina katru reizi tiešām sevi iznīcināt tajā sporta zālē, un ko man arī saka, ne visi treniņi, kuros tu nosvīsti kā cūka, ir efektīvi. Ne visi. Ļoti daudz ir uz dziļiem muskultūrā, tādā ziņā, ka nav tas viens veids, kā sportot. Pavisam noteikti, nē, un šeit arī jums ir jāatrod tas veids, kas jums patīk. Jo loģiski, ka tu nevari savu piespiest 4 reizes nedēļā iedarīt, ko tev nepatīk uz 2 stundām. Tas taču ir marasms, neviens to nevarēs izdarīt. Bet, ja tu atrod kaut ko, kas tev patīk, vienalga, es nezinu, man patīk reāli viss. Viss saistībā ar sportu, man liekas. Bet, pieņemsim tā pati braukšana riteni, vai ne? Un arī pamainīt lietas, jo es jau jūtu, ka man apnīk kaut ko darīt sporta zālē, un es pamainu kaut ko, es paņemu un taisu vienu vingrinājumu, 1 stundu. Tas, ko es gribu ieteikt, ja jūs gribat ieviest kustēšanos vairāk savā ikdienā, es to saucu ikdienā, ka es taisu jogu no rītiem, bet tā ir vienkārši staipīšanās. Jo tas viss ir tie vieni un tie paši vingrinājumi no rīta, un tā nav pusstunda, tev nevajag pat 15 minūtes, vienkārši atrodi YouTube'ā kaut kādu foršu sievieti, kur tev patiks, kur 10 minūtes tev rādīs, kā pastaipīties, kā taisīt jogu, un ir visdažādākie. Un, labi, protams, es to jogu esmu visus šos, nezinu, cik 2-3 gadus apvienojis ar sporta zāli, bet man ir bijuši periodi, kad es nezinu, vai nevaru iet uz sporta zāli, vai vienkārši neeju uz sporta zāli, bet es turpinu katru rītu taisīt to jogu, un es redzu, ka ķermenis tev paliek more tone, tu jūt, un pats svarīgākais, tev ir vieglāk pamosties. Tavs ķermenis jūtās brīvāk visu dienu, un tiešām tikai 10 minūtes no rīta, tas arī ir ļoti labi, efektīvi, un ilgtermiņā jau tāpat, ja tu pie tā paliec, tu jūti izmaiņas savā ķermenī, tu vienkārši jūties labāk savā ķermenī, jo viņš ir izkustināts, pamodināts, un kaut kas jau tev arī tur veidojās. Ok, ļoti labi, jo es vienkārši esmu šokā par to, kā tu mēdzi celties tik agri no rīta, lai darītu jogu, un es vienkārši apskaužu ceru, ka es arī kādreiz varēšu ļoti līdz tam, jo man liekas tiešām tik labi savāc tavas domas, ļauj tev tādu izveidot savienojumu ar savu ķermeni no rīta un uzsākt dienu ar tādu tiešām izstaipītiem kauliem un muskuļiem un tādu labu sajūtu. Jā, jo tu uzreiz arī
tu uzreiz jūties tiešām gatavs, nu vismaz fiziski gatavāks dienai, un tiešām tas ir, un arī tas ir vienkārši tās attiecības ar sevi, jo tu jau sāci savu dienu ar to, ka tu izdari kaut ko priekš sevis, bez nekādām domām, tu vienkārši iekustini savu ķermeni. Nu, Klau, es domāju, varbūt mēs varam zvanu draugam. Varbūt mēs varam šobrīd ķerties pie zvana draugam, kur arī esam saņēmuši no jums tādus jautājumus vai storytimes, kurus mēs varam varbūt pakomentēt īsi. Jā. Okay, man ir tāds ļoti, ļoti aktuāls, manuprāt, aktuāla problēma. Esmu manījusi, ka bieži tieši mammas ar kompleksiem ir tās, kas bodīšaimo citus un arī meitas. Ak, Dievs. Manuprāt, ļoti, ļoti daudz meitenes un meitas varēs piekrist šim, jo nereizi arī esmu nedaudz jutusies tā, ka māma izsaka kādu asu komentāru, ko viņa varbūt pat nedomā negatīvi, bet ko es tā uztveru, ņemot vērā viņas intonāciju un vārdu formulējumu. Piemēram, čau, Alise, kas tev mugurā? Bet tas bija domāts labā ziņā. Tas bija vislabākajā ziņā, bet es vienkārši domāju, kas tā pa jaku. Tādā ziņā, vai ne? Bet tas var noteikti iet arī kaut kādos citos virzienos, runājot par, kad šodien izskaties tur apaļīgāka vai, tu neesi bišķi pieņēmusies sorā, tev nevajadzētu bišķi beigt ēst. Un noteikti, ka mammas tā dara. Es nezinu, kāpēc, bet mana vispār ar draudzeni ir, mēs esam domājuši, kā mammas ir, jo mamām ir savas vienotas lietas, un mēs domājam, ka katru reizi, kad tu kļūst pa mammu, tu paraksti kaut kādu vienošanos, ka tu tagad sāks darīt tās kaitinošās lietas. Tā kā jau dažas mammas vienkārši dara līdzīgas lietas. Nu jā, bet ko darīt tādā situācijā, ja godīgi, es domāju vienkārši... Man nesen bija tāda situācija, es teicu, ka es jūtos aizskarta, ka man nepatika, kā viņi to noformulēja. Parasti mamām nepatīk atvainoties, viņas to nedara, bet mums ļoti jauka komunikācija izveidojās, un viņi, es ceru, dzirdēja un saklausīja, un es domāju, ka viņi arī vienkārši bija nogurusi no darba tajā dienā. Un tādā ziņā vienkārši runāt, un ja viņi neklausās, katru reizi, ka viņi kaut ko pasaka vienkārši, man liekas, tā ir lielisks veids vienkārši aiziet no tās telpas. Jā, es domāju, ka tas ir ļoti vienkārši, vai no ar vecākiem tiek veidotas tās attiecības un komunikācija. Runājot, jo, protams, kā vecāki ir kaut kāda autoritāte, bet, ja jums nesanāk izveidot tās draudzīgās attiecības, kur jūs runājat un nepārkāpjat viens otru robežas, tad vienkārši, es negribu nevienu tad encourageot, bet man ar vecākiem vienkārši es sapratu, ka mums neveidojās tas, mums nebūs, tad vienkārši mēs vispār, es neklausīšos to viedokli, man vienkārši izdzēšu no galvas, man ir citi cilvēki, no kuru viedoklis man interesēs, ja tev nav nekas ko labi pateikt, vai tiešām konstruktīvi ko pateikt, tam nav kāda ar mani, protams, mums ir mūsu tā kā saistības, vai nekā teikt ģimeniskās, bet tu vienkārši, tev nav jāklausās tajā, ja tas nav pamatot, un ja tu nevari ar to izrunāt. Bet vispār es gribētu paturpināt to, ka tiek teikt šīs piezīmes, es pieņēmies svarā, vai ne, jo es vienkārši uzreiz arī atcerējos tas, ko es teicu, piemēram, kad es sāku nomest svaru, man pēkšņi, visi saka, oh my God, vai tu neesi palicis tievs, un es pieņemsim to. Man jau, protams, patika, jo man bija tāds, jā, es esmu, vai arī man mamma arī teica, vai kāds tu pārāk tieviņš esi, un tajos brīžos varbūt arī es biju, un, protams, mums arī ir vīriešu standarti, ka vīriešiem ir jābūt tur lielākiem un blā, blā, blā. Ja es runātu par to, man tur ir mixed feelings pašam, jo tajā brīdī man likās ļoti forši, bet no otras puses vienkārši tā pati piezīme, vienalga, vai neesi tur pieņēmies vairāk svarā, vai neesi palicis stievāks. Mūsu sabiedrībā tas ir normalizēts, ka tā ir normāla vai forša lieta, vai tā kā tik ikdienišķa lieta, ko pajautāt, bet, manuprāt, tur jau sākas tā problēma, jo vai tu to jautāji, vai tu tiešām uztraucies par mani, vai tas ir tāds tā kā tas ir casual veids, kas ir pieņemts sabiedrībā, lai pateiktu, tu biji resnāks, tagad tu esi tievāks, vai, tu paliec resnāks, sāc kaut ko domāt un darīt. Tas ir pilnīgi tas pats, kad nevietā ģimenes pasākumos, kad tad būs bērniņš? Nafigam tev pišķi, kad man būs bērniņš? Tur jau tā lieta. Kāds sakars, ko tu man jautā? Tas ir, vienkārši tās piezīmes un tās lietas, tas ir tā kā, kad otram liekas, ka viņam ir kaut kāds sakars ar teikšanu un sakars ar tavu dzīvi, bet tā nav. Un arī nav jāuztver tas, un uzreiz tu vari arī pateikt un konfrontot to cilvēku. Manuprāt, tas nav ok. Ka tu man jautā to šobrīd. Jā, ka tu man to jautā šobrīd, un manuprāt, tas nav ar nekādu labu intention. Kas vispār ir intention? Var kāds iztulkot latviešu? Nodoms. Labu nodomu, un vienkārši tur arī tu nostādi tās robežas, jo
Nu jā, vispār jau, un šeit arī tas viss saistās ar tiem standartiem, kas ir, ievies sabiedrībā. Mums ir jābūt tur tādā fiziskā sagatavotībā, mums jāstās tā un tā, un no turienes arī rodās šīs piezīmes, un kad viens otru grib kaut kā kontrolēt, vai liekas, ka otrs ir pārāks, vai arī grib būt pārāks. Puisis raksta, personīgi esmu garš, 1,99 m, ar gariem matiem un tievs, un apkārtējā vide rada kompleksus. Es teiktu, īstenībā, jā, redzi, šeit mums ir divas perspektīvas, un vispār es gribētu pacelt tematu, kad kompleks par ārēju izskatu rodas arī auguma, vienkārši tavu auguma dēļ, un garākiem cilvēkiem tiešām esmu dzirdējis, kad pirmkārt ir grūti pieņemties svarā, pat kaut ko darot, bet, un arī šeit, pieņemsim, kā vīrietim, es domāju, tur ir tas spiediens, ka tev ir jābūt kaut kādam, tev ir jābūt tur lielākai muskuļu masai vai, tur stiprākam, vai arī tev nevar būt gari mati, un tev apkārtējā vide rada komplekss tādā situācijā, manuprāt, tev ir jāsādā vairāk vienkārši ar to, kā neļaut, ka tava apkārtējā vide tev rada šos te kompleksus, jo, protams, mums ir šie standarti un sabiedrība un cilvēki tev apkārt var pieprasīt to no tevis, bet pirmkārt sāksim jau ar to, ka fiziski, esot 1,99 m, es laikam nezināšu, kāds būtu. Esmu tieši otrā kategorijā, kura varbūt prasīt, ka esmu garāks, bet tiešām ir kaut kādas fiziskās lietas, ko tu vari mainīt, bet tev viņas ir jāmaina tikai, ja tu gribi, jo, ja tev ir veselīgs ķermenis, un ja tu izskaties, kā tu pats gribi izskatīties, tiešām, ka tu jūties labi, tad nevajadzētu būt nekādai problēmai, ko no tevis pieprasa apkārtējā vide. Tur jau tā lieta, jo galvenais ir, lai tu pats jūties labi savā ķermenī un ar savu izskatu, un ja tu tā jūties, tad pilnībā pēc kājas. Tiešām neņem vērā, un viss būs kārtībā, un viss būs labi, ja tu vienkārši darīsi tā kā tev. Un ja tev netraucē tas, ka tu esi, tad kāda atšķirība, ko citi saka? Taču ir vēl tāda cilvēka kā tu, un es domāju, ka ir daudz, kas jūtas arī tā, bet vienkārši mēģināt tomēr skatīties uz kādiem citiem cilvēkiem, kas ir tiešām tālu tikuši, un visi tagad par viņiem fano, un viņi tāpatās ir tik gari, un viņi nepadevās, viņi nemainīja neko, un viņi, tā teikt, palika pie tā, kāda viņi ir. Labi, Alise. Kas tev tur tālāk? Kādēļ saki, ka patīk savs ķermenis, bet tajā pašā laikā korektē to aplikācijās? Seju, dibenu, vēderu. Wow. Šis bija tieši konkrēti sirdī. Alis, kā te tur ir? Nē, tad, kad es atklāju šīs aplikācijas pirms kāda gada ārprāts, es izpaudos tā kā tas jūtos tā kā kanva, tā kā palete. Es varu pastāstīt kaut ko. Jā. Alis pat man sūtīja bildes un jautāja, vai es tās pārāk editots vai nē. Bet turpini. It's not my story to tell. Man ļoti patika sākt ar vasaras reibumiem, kurus liku vienkārši tagad man vienkārši, es to vairs nedaru tik daudz. Respektīvi, bet kādreiz es rīktīgi maucu, man tā patika vasaras reibums izcelt uz savas sejas, jo es neesmu pietiekami daudz saulē, bet es esmu un viņi uznāk virsū dabiski. Bet, protams, ka es neesmu, tad nē. Un, sejā man vienkārši likās tik interesanti paeksperimentēt ar to visu, kas tur notiek, tur kaut kādām skropstas garākas uztaisīt, kaut kā pastīties, kā man izstītos, ja būtu lūpas pilnākas, bet es noteikti to netaisīju dzīvē, vai ne, bet es vienkārši man ļoti patika pastīties, kā tas viss izskatās. Šobrīd es neesmu baigi editojis ķermeni un likusi iekšā, ja pavisam godīgi. Es to mēdzu kaut kāda minimāli, bet ne īsti. Pieņemsim, ja kādreiz man likās, ka man nepatīk mans krūts, jo viņas palielu, tagad es mēdzu viņas palielināt, jo viņas ir mazākas. Tajā brīdī es viņas samazināju. Vienkārši tā kā paskatīties, pamainīt un paskatīties, kāds izstās, bet es to daru arvien retāk, un es patiešām esmu priecīga ar to, kā es izstos, un arī es to daru, tad tas ir tā, ka to knapi var manīt, bet es arī mēģinu un to vairāk īsti nedaru. Es laikam gribētu vienkārši pateikt par to, ka tu esi cilvēks, ko es arī zinu, kas tiešām strādā pie savu ķermeņa un jūtas labi par savu ķermeni, protams, kā kur dienu, bet kā mēs visi, kā kur dienu, es arī varu pamosties, man tāds
Viss slikti, vai ne? Bet tieši, kad mēs runājam par sociālajiem tīkliem, sociālajie tīkli tomēr ir tāds, tā kā, jums liekas, Instagramā ielikt bildi, nu, tā tomēr ir māksla mūsdienās, un es domāju, tas ir normāli, ka, nu, meitenes vai, nu, arī puiši, tā kā pieeida to kaut ko bildēs, kaut ko ķermeņa daļas, vai bildē var tur iztīties kaut kas citādāk vai dīvaināk, un tu pielabo, bet es domāju, tā kā, vienkārši cilvēki uzreiz to savēl, ka vienkārši sociālajiem tīkliem, ka sociālajie tīkli ir fake, un uzreiz, tā kā, ja tu kaut ko tādu dari, tas nozīmē, tu neesi laimīgi par savu ķermeni vai tur izskatu, bet nevienmēr tā ir, bet also arī tā kā vienkārši, in general, man liekas, mēs nevaram spriest par cilvēkiem pēc sociālajiem tīkliem, un vispār jau mums ir jāatcerās, ka sociālajie tīkli ir fake, tā kā, un mēs nekad nevaram spriest par cilvēka ķermeni, vai kā viņš jūtās ķermenī pēc sociālajiem tīkliem, jo tomēr, pirmkārt, liekot bildi Instagramā, nu, kā, ir cilvēki, kuri tur ieliks briesmīgu bildi, vai kur viņi izstāsta slikti kā kaut kādu empowerment thing, vai ne? Bet, protams, kad mēs, it sevišķi kaut kādā Instagrams ir uzbūvēts uz to, nu, tā kā vismaz laikam ejot, varbūt tagad ir citādāk, jo mums ir video formāts, vai ne? Tu tur baigi neko nepieditosi, bet tomēr tā bilžu un Instagram kultūra bija tas, ka tā ir estētika, tu centies parādīt kaut ko no tā kā māksla, no skaistākās puses, no labākās puses, un tā kā mēs nevaram nekad nevienam brukt virsū, ka tu jau tā nemaz nejūties, tu nemaz tā neizskaties, un kāpēc tu liec tā? Tāpēc, kad visi tā dara, un es gribu ielikt savu skaisto bildi, un tā kā, tas jau ir par estētiku, un vienkārši, kā tu pasniedz savu internetā, tas jau nekad nenozīmē, ka tas atbilst dzīvei, un, protams, problēma jau rodas tajā, kad cilvēki jau paši, mēs veidojam tos skaistuma standārtus pēc tā, ko mēs redzam Instagramā. Un es domāju, ka tā ir paša katra cilvēka atbildība, vai tu māki nesalīdzināt sevi ar citiem, vai tu neļauj citiem sevi salīdzināt ar citiem. Un tāpēc tā atbildība, nu, varbūt, jā, ja cilvēkiem ir liela platforma, ir kaut kāda atbildība, bet es teiktu, ka cilvēki aizmirst, ka cilvēkiem pašiem par sevi ir jāņem atbildība. Un es domāju, mums nevajag ticēt tam, ko mēs redzam internetā. Ir skaisti, mēs varam to appreciētot, novērtēt, bet tā nav īstā dzīve. Un es domāju, mēs varētu runāt ļoti daudz par sociālajiem tīkliem, jo vienmēr tādās, nu, tā kā podkastos vai diskusijās runā par tiem sociālajiem tīkliem, kā kas tur ir fake un kas nav. Un es domāju, ka, nu, es gribu cerēt, ja jūs vēl neesat tur nonākuši, bet es gribu cerēt, ka lielākā daļa no cilvēkiem jau saprot, ka sociālajie tīkli ir fake, un pat ja ne fake, vienkārši tas ir kaut kas pēc scenārija, nu, pat ja bilde, tā kā, tu esi apsēdies un padomājis par to bildi, varbūt rediģējis, varbūt neesi rediģējis. Un jāņem vērā, ka mēs tomēr esam satura veidotāji, un loģiski, ka mēs liksim efektus, loģiski, ka mēs to bildi uztaisīsim pēc iespējas skaistāk, lai būtu pēc iespējas vairāk impresijas, lai cilvēkiem patiktu. Un arī citreiz es lieku bildes, kur es raudu. Es ļoti daudz arī lieku visu kaut kādas storijas, kur vispār nav efekta. Un es uz sejas ļoti neatbalstu likt tos Instagram efektus, kas tā kā man vispār nepatīk, bet, kad es lieku publikāciju, postu, ja man pašai patīk, es tur izceļu krāsas. Protams, ka viss mans bildes reditots. Labrīt! Esmu satura veidotāji. Gandrīz viss. Ja? Nu, nav arī tā, ka pilnībā viss, bet tas ir mans darbs. Loģiski, es gribu parādīt, redzēt, tā kā ne visi var uztaisīt tās bildes tik smuki, izvēlēties leņķus, tas ir darbs. Tā, lai tas viss izstās smuki, kompakti, skaisti, apstrādāti. Tā nav māksla nofočēt jebko un iepaustot. Bet ir arī tāda profila, kas to dara un noteikti var atrast un piesakot. Nu, es daru tā, kā man patīk editot, man patīk pie tā strādāt. Jā, es domāju, vienkārši katram pašam ir jāizvērtē, kādiem cilvēkiem tu sako, nesako cilvēkiem, jo viņiem sako cilvēki. Tiešām, ja ar tevi tas rezonējās un vienkārši būt uzmanīgiem un arī, pieņemsim, ļoti daudz, nu, tas ir trendīgi tagad būt tur dzīves stila vai arī, kā to nosaukt, tā kā, ir tāds trends, tā kā tur rādīt savas rutīnas un workout rutīnas un to ideālo kaut kādu dzīves stilu parādīt. Un es personīgi pats, man ir periodi, kad man ļoti patīk pašam tā sevi prezentēt internetā, bet, protams, kad es tā sevi prezentēšu un vēlāk es iešu periodā, kur es, nezinu, mazāk sportoju, neveselīgāk ēdu, jo man vienkārši nav laika, protams, es neuzfilmēšu to un nerādīšu, bet man arī nebūtu problēmas to parādīt. Tā kā vienkārši pašiem ir jāfiltrē tas, bet noteikti vienmēr tā kā, ja jūs redzat kaut kādus tos role models vai dzīves stilu, kas jums, nu, tā kā piesaista internetā, jūs varat tam sekot, bet
atcerieties vienmēr, ka arī tie paši cilvēki, viņiem ir dienas, kad viņi tā nedzīvo, ka tie nav tie cilvēki. Un vienkārši vienmēr to izbalansēt un neieiet kaut kādās galējībās, ka tev tur kā... Pirmkārt, es vienkārši redzēju arī kaut kādu TikTok, kur meitene saka to tā kā no mūsdienās, ja tu pastītos un tiešām tu centos sekot tiem sociālajiem tīkliem, tev vajag perfektu 5 soļu sejas rutīnu, tev vajag taisīt sejas masāžas, tev vajag no rīta taisīt jogu, meditēt, un tad tev vajag ēst veselīgas brokastis, smūtijus, tad tev vajag iet uz sporta zāli, tad tev vajag dzert proteīnu šeik, tad tev vajag kārtīgas, veselīgas un strādāt pie sava uzņēmuma, ne jau pie kāda cita strādāt. Jā, nevis strādāt pie kāda citu, nevar tev jābūt pašam savam priekšniekam. Jo tu nerealizē sevi. Jā, un īstenībā izglītība ir fake, bet tajā pašā laikā tev vajag izglītoties, jo tev ir jāzina. Un tev ir vēl jāpaspēj laiks ar draugiem, jo redzat, ir cilvēki, garām savus 20s. Jā, un ir jādzīvo tagad, bet nē, tev ir arī jādomā par nākotni. Un saprotiet, mēs varētu turpināt, un tu nevari to visu darīt, un vienkārši ir dienas, kad tu vari padomāt par vienām lietām, ir dienas, kad tu padomās pie otrām lietām, un nav jāsako kaut kādiem nerealistiskiem stereotipiem, standartiem, ko mums portrayo internets. Tas nav, un vienkārši par internetu runājot, tālāk jau ejot, cilvēki, internets brīva platforma, kur jebkurš var izteikties par tavu izskatu, un vienalga, vai tu esi influencers, vai tu esi parasts cilvēks, kas publicē saturu, un es gribu runāt tieši par to negatīvo, kad cilvēki izsaka sliktus komentārus par izskatu, par vienkārši kā tu uzvedies, un es to esmu teicis, tiešām gandrīz katrā intervijā vai filmēšanā, kur es esmu teicis. Cilvēks, kurš ir laimīgs ar savu dzīvi, laimīgs par savu ķermeni, nekad tev nerakstīs hate komentāru, nekad nepateiks, ka tu esi negalīts. Un tev arī nekad nevajadzētu interesēt, ko cilvēks, kurš nav to tuvs cilvēks, ko viņš domā par tevi vai kā viņam liekas, kā tev ir jāizskatās. Un manuprāt, tas ir, kā tu vari apiet to, ka tevi neaizskars cilvēki, kas vispārīgi pat ne tikai internetā, bet arī dzīvē teiks kaut ko sliktu par tavu izskatu. Protams, tas ir aizvainojoši, un, protams, ka tev var būt kaut kādas negatīvas emocijas, bet tev ir jāpaņem tas solis atpakaļ un jāsaprot, ka svarīgākais, kā tu par sevi jūties, un vai tu vienkārši dari to, kas tev liek justies laimīgam savā ādā, savā ķermenī, savā izskatā. Jā, un ko es varu piestarpināt maniem sekotājiem, es esmu ļoti vienkārši pirmkārt pateicīga par jums, un otrkārt, ja jūs man satiksiet dzīvē, jūs noteikti nebūs tāds, ak, Dievs, Instagramā, tu vispār tevi nevar atpazīt, un tas ir tas, par kā es dzīvoju. Loģiski, kad es mans darbs sākas no bildes izveides līdz arī tās iepostošanai, tu pa vidu ir dažādi soļi, kas uzlabo gan kvalitāti, gan visu pārējo, bet noteikti nav tā, ka es sevi izmainu tādās līmeņos, kad man nevarēs atpazīt, un es teiktu, ka es soļoju vēl līdz tam, kad vēl dabiskāk, bet arī man noteikti negribētos likt tādu bildi, kādus uzņem, jo tas būtu vienkārši pavirši darbs, kā saturveidotājai izveidot un uzreiz maukt iekšā. Tas ir mans skatu punkts. Jā, es to pilnībā piekrītu. Ko? Viesi studijā? Viesi studijā. Aiziet. Pie mums studijā ir... Tan. Iepazīstini sevi. Man sauc Elīza, jeb squad person, un tas arī viss, vai, jā? Jā. Paldies, ka tu atnāci, piekriti. Jā, viss kārtībā, viss ļoti labi. Es gribētu pieminēt, kad Elīzu mēs pasaucām uz šo tematu, un tu man labojies kaut ko mūdu, vai ne? Bet Elīza ir, manuprāt, viens no tādiem spilgtākajiem cilvēkiem Latvijā, kas runā par ārējo izskatu, par jušanos labi savā ķermenī, par vienkārši body positivity, un tāpēc arī mēs izlēmām, ka šī ir īstā epizode, kurā mēs varam pasaukt Elīzu. Ok, tas ir ļoti skaisti. Paldies. Jā, mums arī vienmēr prieks redzēt, kā tu izglīto, cīnies, un mēs atbalstam tevi. Mēs tevi atbalstam. Ļoti labi. Es pati sev dažreiz neatbalstu un neredzu dažreiz tādas labas lietas tajā, ko es daru, bet... Jā, ir labi. Es domāju, ka vienkārši, manuprāt, satura veidotājiem ir tie brīži, kad, jo mēs jau to nedaram vienmēr, jo mums liekas, ka mēs tagad mainīsim pasauli, mēs vienkārši, filmējam video, mums interesanti, un vienkārši ir tāda iespēja paņemt uzspiest podziņu un filmēt. Un arī tas, ka tad, kad es to sāku filmēt, es biju, pavisam vēl tā kā jaunāka, un tā tālāk, un tad, protams, laikam ejot, tas viss mainās, un tas pavisam citādāk, tāpēc...
Bet, viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Pirms mēs lecam uzdzeramajā, varbūt tu vari pastāstīt, kāda ir bijusi tava pieredze veidojot attiecības ar savu ķermeni, varbūt pagātnes kaut kādas situācijas, vai tev bija tāda lieta kā apsmiešana, ar ko tu varbūt esi saskārusies. Respektīvi, kā tu vienkārši nonāc pie tā, ka tu jūties labi savā ķermenī, varbūt dažreiz arī nejūties projām, bet līdz tam brīdim, ka tu tomēr arī vokāli un publiski vari par to runāt. Jā, es atceros, ka kāds man uzrakstīja komentāru tiem video, ko es liku par tiem, par to, ka tu vari ēst, nekas, viss tu vari ēst, viss kārtībā, tu nepaliks tur uzreiz resns. Kāds man uzrakstīja, man šķiet, ka viņi vienkārši bērnībā apcēla, un viņi tagad vienkārši mēģina runāt par to, lai viņi pat neiztos slikti. Un tas bija tieši tas. Man likās, es neko neteikšu, bet tas ir tieši tas, fake it till you make it. Mani bērnībā tiešām ļoti daudz apsmēja, bet, ja godīgi, es neatceros, ka man baigi apsmietu par manu svaru. Vai to, kā mans ķermenis izskatās, man apsmēja par to, ka man ir šausmīgi gaiša āda. Tas bija tāds pirmais... Wow. Un tad man apsmēja, man bija overbites. Tas ir tad, kad... augšējais žoklis ir uz priekšu. Par to man šausmīgi apsmēja. Tad bija rīža, man bija vasaras raibumi. Sākumā man tie vasaras raibumi drausmīgi griebās, bet tagad saprotu, etnos. Es viņas tagad tieši speciāli taisu vairāk, lai man būtu vairāk. Un, excuse me, aristokrāti, ar baltādu. Es atvainojos. Grieķu dievieti. Bet tieši tā. Tas ir tik smieklīgi. Es gribu vienkārši pievērst nelielu uzmanību tiem vasaras raibumiem, jo man viņi izlaiž principā tikai vasarā, man viņi ir bišķiņā, man nav tā kā daudz. Bet tiešām agrāk visiem bija tāds, tev ir vasaras raibumi. Un es vēl Alisai, man liekas, pagājušajā nedēļā to stāstīju, ka es to nekad neizdarīju, bet man tiešām, es jutos tik slikti par to. Man neviens neko tādu neteica, bet tikai tāpēc, ka es zināju, ka cilvēki jūtas slikti par tiem vasaras raibumiem. Es googlēju, kā izbalināt savus vasaras raibumus. Un es biju atradis, ka tu to vari izdarīt ar citronu sulu. Lūdzu, to nedariet. Vasaras raibumi ir forši. Tiešām visiem modeļiem taču arī pastīties. Ņem taču tos modeļus, kuriem rītīgi viss pilna seja un viss kagls un rītīgi ķerā. Un bija tādas, atceros, bija tādas maskas drogās, uz kurām bija pērlītes virsū. Un otrā pusē tur bija rakstīts, lai izbalinātu tavus kaut kādus, nevis izbalinātu, bet lai līdzsvarotu tavus plankumus uz sejas. Es domāju, ka tas vasaras raibumiem, bet es nezinu, vai tas bija vai nē. Es viņus, protams, paņēmu un nekas nenotika. Man bija tāds, Dievs, iesūdziet draugus tiesā, lūdzu. Varbūt labi, ka tā. Jā. Bet tas, kā es sāku tos video likt, es pat par sevi jūtos tā, ka man nav tāds ķermenis, kas ir, tur modeļu ķermenis, vai ne? Bet līdz ko tu sāc darīt, kaut vai tu tā nedomā, ja tu to sev stāsti, es sāku saprast, bet kāda starpība? Tevi noreja 1000 cilvēku internetā, tu tāpat dzīvo, elpo, viss ir, nekas nav mainījies. Un es sāku tur vilkt kroptopus un tā tālāk. Man likās, izaicināja vēl sādi. Un man likās, bet tas ir okei. Neviens uz ielas man nepateica, savāc savu vēderu no zemes vai kaut tāds. Tāpēc es sapratu ka tas fake it till you make it, viņš ļoti strādā. Es domāju, arī tas vienkārši, tu vari redzēt, ka tas jau, turpat nav tas fake it till you make it, jo arī, bet vienkārši tajā brīdī, kad tu ļauj sev vienkārši pamēģināt kaut ko jaunu, vienkārši ekspresot sevi citādāk, tas arī ļoti labi sajiet kopā ar mums iepriekšējo epizodu, ka tad, kad tu vienkārši pamēģini kaut ko, ko tu neesi darījis, jo tev ir bijis bail, vai arī tā nav pieņemta sabiedrībā, tu vienkārši saproti, ka tev paliek vairāk vienalga, ko citi domā. Tieši tā. Un vai tu teiktu, ka šobrīd tu jūties labi un ir tā labsajūta savā ķermenī, vai tu vēl audz līdz tam? Noteikti nē, tāpēc, ka es nejūtos labi. tā runājot, tāpēc, ka pagājušajā gadā es sāku fēstošanu, kuras laikā es nometu reāli 14 kg. Es vasarā izskatījos pavisam citādāk, nekā es izskatos tagad. Un ar fēstošanu ir tā, ka tas ir kaut kas, ko tu vari nomest ātri. Un tikpat ātri tu to vari dabūt atpakaļ. Jo tas nav dzīves stils. Tu to nevar uztaisīt par dzīves stilu. Ilgtermiņā. Jā, tas ir kaut kas. Es zinu, ka daudz sportisti tā dara, lai kad viņi bulko, un tad viņi grib... Un tad viņi grib katot, lai vairāk tos muskuļus var redzēt. Kaut kam tādam piekrīt, bet kā dzīves stilu to nevar
veidot. Jā, vispār, ja mēs runājam par to, kas būtu veselīgi, tad līdz 1 kilogramam nedēļā nomest ir veselīgi un to var uzturēt. Ja tas ir jau vairāk kā nedēļā 1 kilograms, tad jau ir, tas vienkārši uzreiz tikpat ātrāk nāks atpakaļ un tas nav ilglaicīgi un tas ir vienkārši, ja mēs gribam iet savā kāzu kleitā un pēc tam pierīties. Jā, tieši tā. Ļoti daudz to sportisti dara uz sacensībām vai kaut ko tādu, bet tas dzīves stils noteikti nevar būt. Jā, bet man interesē vienkārši, kas ir tev tās lietas, kas tev ir palīdzējušas justies, pieņemsim, labāk, pieņemsim, vienalga, vienkārši ikdienā labāk justies par savu ķermeni vai savu ārējo izskatu. Tas nav obligāti tieši par, tur svāru vai masu, vienkārši par savu izskatu. Un varbūt kas tieši, ir periods, kad tu sliktāk jūties, kā tu, tiec no tā vaļā vai, kaut kāda tā. Es zinu, ka visas meitenes noteikti par savu ķermeni jūtas slikti tad, kad viņām ir mēnešreiz. Tas ir tāds moments, kad vienkārši tev jebkas sevi besī, vai ne? Un tā kā pilnībā bez iemesla, un tu nesaproti, kāpēc, vai tiešām esi tik slikti sācis izskatīties, vai reāli piecēlies un vienkārši viss slikti. Bet man laikam palīdzēja, redzēju tieši tiktu kā viena meitene, kura vienkārši stāvēja pie sienas un viņa jautāja, vai tu redzi, kas ir mans insecurity? Kā latviski saka, nezinu. Un viņa teica, nē, tu neredzēji, kas ir mans insecurity. Un tagad padomā, vai cilvēku uz ielas tā kā ka tu iesi domās, ka, rekurs redz to viņas insecurity. Neviens to neredzēs. Un tajā brīdī es sapratu, ka cik tas vispār nav svarīgi. Tā kā, tas ir tikai un vienīgi tas, ko tu pats izdomā galvā. Un tas man arī palīdzēja to, man tur ir tās. Bet viņai nav. Viņai ir reāli defektiņš, zini? Ne defektiņš, bet viņa ir citādāk, un tāpēc viņa ir skaista. Es būšu skaista tāda, tā kā es esmu. Tā kā es nevaru būt tāda, kā ir citi cilvēki. Jā, man liekas, tas arī ir tas, ko... Mēs kaut ko bišķiņ runājām, bet tiešām, manuprāt, ir ļoti svarīgi fokusēties uz to savu izskatu un sevi nesalīdzināt, jo pirmkārt ir atšķirīgi ķermeņa tipi. Sejas formas, un tev tiešām ir jāfokusējās uz to. Tu vari nevis sevi salīdzināt, bet iedvesmoties no cilvēkiem, kuriem varbūt ir tā, kā viņi ģērbjās, piemēram, kuriem ir tāds pats ķermeņa tips kā tev, vai kā cilvēki, uzlabo, bet, kaut ko dara ar savu izskatu, kuriem tiešām ir kaut kādas tās iezīmes, kas ir tieši tavam ķermenim, jo mums tiešām, man liekas, pat arī īstenībā, tagad jau par to runā vairāk, bet tā, ka, piemēram, vai mums skolā par to stāstīja, varbūt bioloģijā kaut ko, bet es vispār neko tādu neatceros. Un vispārīgi arī, mēs varam parunāt par šo tēmu, mēs varam arī atstāt to kādai citai reizei, bet arī... Es vienkārši esmu ar tevi par to runājuši, kad cilvēki mūsdienās sevi uzlabo visādos veidos, vai sportojot, vai ar make-upu, vai arī, ar kaut kādām operācijām, kā sauc, injekcijām. Un, manuprāt, pieņemsim, es negribu tajā izplūst, bet, pieņemsim, es esmu tikai par to, kamēr tu tiešām nevis centies būt kāds cits, vai centies sasniegt kaut kādus nereālus standartus, kas nav pat piemēroti tavam izskatam un tavam ķermenim, bet kamēr tu tiešām dari kaut ko, lai papildinātu savu esošo skaistumu, savu individuālo skaistumu. Jo tiklīdz tu centies būt kaut kas tu neesi, manuprāt, tas arī neizskatās labi. Un, es neesmu baigi daudz runājis ar tādiem cilvēkiem, bet, es pieņemsim, es nezinu, ja es censos būt kaut kas pavisam kaut kas cits, ko es nebūtu, un es vēl kaut ko sev taisīt, manuprāt, tas nav autentika, un es nejustos par to labi, bet es, protams, nezinu. Galvenais, lai jūs jūtaties laimīgi savā ķermenī. Ir viena meitene, kurai ir apaļa sejas forma, un viņa uztaisīja to, ka tu ielaid zodā, un tad tev noiet šits te. Es nezinu, kā tas saucās. Dubultzods. Jā, kad noiet un tev paliek rītīgi šarp, jawlines. Bet viņai ir apaļa sejas forma. Ko tas nozīmē, ka viņai nav tāda stiepta, viņai tas jawlines būs, bet viņa svaigi un visa seja iztīsies, tā kā var teikt, kvadrātaina. Tāpēc, ka viņai nav uz priekšu, un viņa tā izskatās tiešām briesmīgi. Jā, un es īstenībā vēl, jo man ir paziņa, kur nesen veic tieši arī žokļa to uzlabošanu, nezinu. Es atvainojos, neesmu tik izglītots, un mēs arī runājām arī par to, ka ir ļoti svarīgi izvēlēties, pat ja jūs kaut ko tādu darat, vai arī vienalga, un pat ja tas nav pat par injekcijām vai procedūrām, pat treneri vai kaut kas. Pie jebkādas speciālists jūs ejat, jums noteikti jābūt uzmanīgiem un jāstāsta, lai tas speciālists vai, jebkāda veida speciālists, ko viņš jums iesaka darīt, lai tas tiešām ir balstīts uz jūsu izskatu un jūsu kaut kā, lai tam ir kaut kāds pamatojums, nevis
tu gribi šito, davai es tev uztaisīšu. Kaut gan tas tev vispār nedara. Tā kā jā, noteikti arī ar to ir jābūt uzmanīgiem. Jā. Okay, tad secinot, ir ģenētiski apdāvināti cilvēki, ar kuriem labāk sevi nesalīdzināt, vispār nedrīkst, tāpēc, ka viņiem pilnībā citu uzbūvi, viņi pilnībā dzīvo citu dzīves stilu. Varbūt viņi tiešām ēd katru dienu fast food un viņiem vienkārši nepienāks klāts svars. Un, tādā ziņā, ka vienkārši mēs neesam vienādi un tāpēc ir ļoti, ļoti jāuzmanās ar to salīdzināšanu. Jā, tieši tā. Jā, es pilnībā piekrītu. Un arī tas, kad mēs noteikti katrs esam unikāli tādu, ko mums iedeva to mūsu ķermeni, mūsu matu krāsu, mūsu dabīgo izskatu, tas arī visticamāk mums vislabāk piestāv. Nevelti mums tāds ir. Nevelti mums to iedalīja un iedeva, un tā mēs piedzimām. Protams, labi, kaut kas galīgi nepatīk šķības darbs, mums labi izlabo, bet kopumā es uzskatu, ka arī mainīt sevi no nulles tur pilnībā 180 grādiem, nevis 300. Tas arī ir katram savs, man ne. Jā. Es domāju, ka tāda, kāda esmu, tāda man piestāv būt. Labi, es domāju, varbūt ķeramies pie uzdzeramā, pirms mēs dodamies tālāk pie jautājumiem, jo mums ir sagatavotas dažādas situācijas, Elīzai, un tātad mums ir jautājums tev, mēs tev nolasīsim situāciju, un vai nu tu to pieņem, vai nu tu saki, nē, ir kaut kas jāmaina, un ja kaut kas jāmaina, varbūt tev ir kaut kāda ideja, ko, ja nē, tad viss kārtībā. Okay. Varbūt tu esi ar kaut ko tādu saskārusies ikdienā, vienkārši. Okay. Divas meitenes safotografējas kopā pelkastīmos. Vienai patīk, kā viņi tur izskatās, otrai ne līdz galam. Meitene iepublicē bildi bez otras atļaujas, jo pat izskatās lieliski, un otra meitene vienmēr ir vairāk neapmierināta ar savu izskatu. Es esmu bijusi pat tā meitene, kas iepublicē, tāpēc, ka man reāli patīk, kā es tur izskatos. Es saprotu. Bet es zinu, cik tas ir slikti. Tā kā es esmu bijusi arī tajā lomā, kad kāds cits ieposto to bildi, un tad saprotu tādēļ, es esmu tāds cilvēks, kuram ir tiešām vienalga, kā viņš izskatās sociālajos mēdījos. Es arī. Jā, tāpēc man tas, neko nemaina. Jā. Bet zinu, ka ir cilvēki, kurus es tiešām aizskārtu, un tīpaši varbūt viņi negrib, lai es, viņu ķermeni, tā ir tā kā, privāta daļa visiem, vai ne? Ok, man patīk, kā tur izskaties, labi ielikšu, bet ja šajā gadījumā viņai nepatīk, tad, protams, tā nevajadzētu darīt. Okay. Jo man ir tā, ka tiešām draudzenēm ļoti piekasīgs. Ja es taisu ar viņām bildes, tad viņas izstāsta ļoti labi. Ai, nē, man tur viens mats kaut kāds. Es domāju, tu nopietni. Un tad otrā bildē viņai mati labi, bet otrai draudzenei viens pirksts dīvaini. Vai viņai reāli tas viena kāja ir rītīgi resna. Tā, ka vispār tik resna. Skaliņš. Un tad man arī reiz tāds, zinu, ko meitenes, es jums netaisīšu bildi, es jūs mīlu, bet man ļoti labi patīk vienai. Bet, zināt, man ir risinājums, un es to pats neizdomāju. Man paziņas tā ir darījušas. Ir tā meitene, kurai viss patīk, un tā, kurai nepatīk. Tā, kur patīk, iedod otrai un saka, uzeti to tā, lai tev patīk, un es ielikšu. Un tā arī izdara, un tad viss forši. Jā, kāpēc gan ne? Vai ar AI vienkārši tas ārā? Tas 0,5, kas pagrina bildu un izdarīšu. Jā. Mamma izsaka aizvainojošu komentāru par to, ka meita šodien izskatās resnāka vai pieņēmusies svarā. Meita jau ir pieradusi un padevusies kaut ko teikt, vienkārši ignorē. Es uzskatu, ka tas ļoti pareizi. Es mammai parasti, tas ļoti neglīt, bet es mammai parasti saku, ja viņa man, piemēram, tur pasaka, Elīze, izties resnē, es pasaku, tu arī. Man vienmēr būs ko pateikt, jo es zinu, ka man mamma vienmēr saka taisnību. Ja viņa man pasaka, tu esi palikusi resnāk, tad zinu, ka tā tiešām ir. Jo cilvēks no malas redz, vai ne? Yeah. Bet man nebūs tāds, wow, paldies, mamma, paldies, ka pateici. Man vienmēr būs tāds, mamma, tā arī es diezgan resna palikusi. Tā kā tas ir tā, lai viņa jūt to, ko es. Viņa varbūt nav palikusi resnāk, bet vismaz, lai viņa padomā. Varbūt viņa ir. Jā, jo mēs arī iepriekš runājām, pirms atnācis, ka tā kā ļoti bieži, kad cilvēki saka, otram, tu esi palicis stievāks vai tas palicis resnāks. Tas ir ar domu tā kā tevi aizvainot vai parādīt, ka esmu labāks, es neesmu mainījies, bet tu gan. Bet tu esi mainījies vai arī. Un jebkurā gadījumā tas ir slikti, jo ja tas palicis resnāks, tad tā kā, es nezinu, tu vari pateikt, klausies, negribi iet kopā uz zāli. Vai būt tev tiešām, kas tev noticis dzīvē. Tam cilvēkam pašam nav labi, tāpēc viņš tev to saka. Ja viņam pašam būtu labi, viņš teiktu, Klau, vai tev, tā kā, ja tiešām tu būtu tā pieņēmies, ka tu pa veselību, tu uztraucies, bet nē, tas ir vienkārši, lai kaut kur iedurt. Tur jau tā lieta. Labi. Cilvēki, sakojot TikTok trendam, arī sāk domāt, ka viņiem ir slikta sejas harmonija. Ka atsevišķas sejas daļas izskatās labi, bet kopumā viss neizskatās labi, jo tādus video publicē citi.
Tas redzējis tādu TikTok. Es esmu redzējis, jā, tur, kur viņi liek tos, ķipā, vērtē sākumā savus Lūpas smukas, deguns smukas, acis smukas kopā nav labi. Un sāk skatīties, man arī varbūt tā ir. Vajag skatīties. Es nezinu, noteikti nē. Man vienkārši, es saku, man tas viss heits, ko cilvēki man devis, man novedis tik tālu, ka man tiešām ir viena alga. Tā kā tu to dzirdi katru dienu, un tiem vārdiem vairāk nav nozīmes. Bet tā, es domāju, noteikti tīpaši jauniem bērniem vai kaut kas tāds, nu, tas nav labi. Jā. Tāpēc arī tas TikToks ir no tiem 13 gadiem. Jā. Tāpēc arī vecākiem vajadzētu pasakot līdzi, jo tev izveidojas kaut kāda kritiskā domāšana vai kaut kas. Tu vari izvērtēt, tad citādi to baru iekšā, tu visu ņem. Jā. Tieši tā, jā. Okay. Draudzene visu laiku saka, ka ir resna un neglīta. Čīkstu neko nemaina savā ikdienā, un tu vairs nevēlies turpināt noliekt to, ka viņa nav resna. Bet tu turpini, un tas tevi kaitina, jo nevēlies sabojāt draudzību. Es neteiktu, kad ir jāpasaka, nu, ķipā, jā, tu čīsti šodien esi resna, man pieriebies, tā kā, un viss. Es domāju, ka drīzāk ir jāparunā par to, ka, nu, tas ir mentāli. Ja viņa tev saka par to, ka viņa reāli fiziski jūtas tā un tā, bet viņa to dara jau kuro dienu, tad noteikti, kāpēc, nu, cilvēks nevar saņemties tāpēc, ka viņš jūtas slikti. Tur ir kaut kāda sajūta iekšā, kas viņam to traucē darīt. Jā, es tieši šodien ar savu draugu diskutēju par to, ka, nu, tā kā, mēs reāli bijām tieši sazinājušies, un es teicu, tā kā, nu, es reāli nevarētu, nu, tā kā, man arī nav vairāk tāda cilvēka apkārt, es vienkārši nelaižu tādu cilvēku savu apkārt, kur ir negatīvi un kur visu laiku čīks tur par savu izskatu un neko nedara, nu, tā kā, un man teica, bet ir taču dienas, kad, nu, var justies tā, un tas ir pilnībā, problēma jau rodas tajā brīdī, kad tu tā kā čīksti un neko nemaini, un tev jau ir pateikts, ka, nu, varbūt pasties no citas puses pastrādā pie sevis, jo, nu, tā kā, vienkārši man kā cilvēkam, kas tiešām strādā pie sevis un nevienmēr es jūtos labi, bet es tomēr, nu, man tāds, ja es par kaut ko nejūtos labi, nu, tad es kaut ko pamainīšu vai pastrādāšu pie tā, kā es sevi redzu, nevis konstanti neko nedarīšu, vienkārši katru dienu iešu pie saviem draugiem un teikšu, Elīze, esmu tik neglīts, lai Elīze man teiktu, nē, Ralfiņ, tu tik labi izties, beidz, tev vienkārši jātiek galā. Jā, jo ir tas komforts, ko tu saņem no citiem, bet arī cik daudz. Jā, un lai tas nav kaut kāds repeating cycle, ka tu vienkārši, no kura tu netiec ārā, pat, ka tev citi saka, halo, pamosties. Jā, tieši tā, jā. Piekrīt. Okay, līdzīga, bet tomēr nav nemaz tik līdzīga situācija, ka draudzene visu laiku saka, ka ir resna un neglīta čīksti, bet viņa iekļaujas stereotipiskajā skaistuma standartā. Viņa ir tieva skaista ar perfektu ādu. Es tiem cilvēkiem parasti, man ir ļoti daudz tās draudzenes, jo man tiešām ir skaists draudzenes un draugi, un viss ir vienkārši skaists cilvēki apkārt. Man ļoti bieži sanāk tā, ka es reāli pasaku, tā kā, jā, tu tiešām esi neglīta. Nu, tā kā, tāpēc, ka viņa zina, ka viņa nav. Jā. Viņa ir blondi, platīna mati, ja? Viņa ir sportisks ķermenis, skropstiņas, lūpiņas, viss ir skaisti. Un tas, es domāju, jā, tu tiešām esi neglīta. Tā kā, jā. Respektīvi, tas būtu tā kā, ja es tev kaut ko dumju jautāju, tu man dumju atbildi. Jā, tieši tā. Šis man patīk. Bet, protams, es atbildu, bet pēc tam es tā kā, kad cilvēks atbild paga nopietni, tad es paskaidroju. Nu, protams, ka nē. Jā, protams, ka jā. Nu, jā, jo tas arī ir tik, nezinu, es pat teiktu, mūsdienu pasaulē tas ir diezgan disrespectful, kad skaisti cilvēki kaut ko tādu saka, jo cilvēkiem, nu tā kā, iedomājies, tu esi cilvēks, kurš, piemēram, vispār nav kaut kādos skaistuma standartos, bet tu jūties ok par sevi, bet tev blakus sēž, nu reāli, rekur Instagram meitene, vai ne? Un viņi saka, esmu tik neglīti, kā tev justies kā otram cilvēkam? Jā, vai tāpat par to pašu svaru. Tā kā, zini, kad ir tādas meitenes, kuras ir, nu, tā kā reāli tādas sportiskas, un tad sēž kāds apaļīgāks blakus, un viņas tādas, es esmu tik rāds. Bļāviens, tā kā. Esmu tā pieņēmusies svarā, es tikko tāpat. Tur jau tā lieta, jā. Piekrīt, jā. Jauna meitene visu vasaru mēģina tievēt un doties uz pilotēm, lai iegūtu populāro hourglass figure, ko redzējusi TikTok trendā. Tas nestrādā. tu piedzimsti ar tādu formu. Jā, tas ir ļoti daudz, ko mēs nesaprotam. Arī, piemēram, tā, kad es festoju, es nesaprotu, kāpēc man ir tik lieli pleci. Un tad es domāju, vai plecus var nomest, vai plecos var nomest svaru, vai ne? Kaut ko, protams, var, bet man viņi ir uzbūvēti, nu, tādi masīgāki. Kā jāiet peldēt? Peldēt. Peldētāji, zinu, viņiem labi palīdz. Bet man viņi tādi ir. Arī metot svaru nost, viņi nemainīsies, jo ir jāsaprot to, ka ir atšķirība
kā tu, piemēram, esi uzrasnējis, vai ne? Vai kā tu esi uzbūvēts, jā, tieši tā. Okay. Tā ir. Nu jā, tas, ko es teicu, ir dažādi ķermeņa tipi, un tev var nebūt hourglass figure, un tas, ka tas ir trendā. Kāpēc ir izdomāts BBL? Pirmkārt. Get yourself a sugar dada. Jā, bet tas, ka tev nav tās ķermenis, un tagad viņš ir trendā, pirms 300 gadiem vispār trendā bija tikai vienīgi apaļi cilvēki, jo tas nozīmē, ka tu esi bagāts un pērs. Un tev vienkārši vajag atrast, kur tu jūties labi, un kur tu vajag atrast, kur tu vari pēst. Tagad trendā ir tā kā, kad ir lieli dibeni, lieli pupi un tā tālāk. Kad tu skaties 2000. Gada filmas, meitenēm, kurām ir lieli dibeni, saka, ka viņas ir resnules. Jā, vajadzēja kaulainas. Jā, vajadzēja tā kā būt kaulainai. Jā. Tā kā visi mēs būtu resni vienkārši. Nu, lūk, un pēdējais būtu tas, ka meitene ir aizbraukusi ceļojumā, uztaisa bikīnī bildi, bet nedaudz piedi to savu ķermeni feistūnā, palielinot krūtis, samazinot vidukli. Nu, tas jau ziņa. Kā, jo es esmu bijusi tajā pusē, kad es skatos kādu bildi, man tāds, wow, tā meitene tā neizskatās dzīvē. Un es esmu bijusi arī, es neesmu bijusi, es needitoju bildes, Tāpēc, ka es ķermeņa bildes tik bieži netaisu, jo man nav tāds fotogrāfs, ar kur es jūtos komfortabli, jo es esmu kameras priekšā, es varu video vai kaut ko tādu, bet pozēt es māku tikai tad, kad es pati gribu to. Selfie. Jā. Okay. Tāpēc tādā es neesmu bijis, bet es esmu redzējis, tīpaši mazajās klasītēs, ka meitenes editoja savus bildes sporta zālē, un tad tu redzi, ka siena ir pilnībā šķīva. Un tad tu visiem pārsūti to bildi, un esi viens no bulijiem, ko nevajag darīt. Okay. Un kā atšķirtos tavuprāt tas body positivity un toxic positivity? Kas tas būtu? Man nav jausmas. Jā? Ralf, kā tu to teiktu? Nu, es teiktu, redzi vienkārši cilvēki arī tā kā, tas pat nav toksik vai vienkārši tā kā ir diskusija internetā, ķipa, ka parādījās tas body positivity kā trends, un tie cilvēki, kuri jutās ļoti apdalīti, ka tagad apaļīgāk cilvēki jutās labi savos termiņos, viņi sāka teikt, kāpēc jūs normalizējat aptaukošanos, kāpēc jūs normalizējat to. Nē, es vienkārši gribēju pateikt, neviens to nenormalizē, vienkārši tā kā, ja tu, tev ir liekais svars, tas nenozīmē, ka tev ir jājūtās neglītam. Tas, un ļoti bieži ir arī cilvēki, kuriem ir liekais svars un viņi sporto, un tas kā paņem laiku. Viņi seko līdz savam dzīvesveidam. Tā kā viņi iet pie dakteriem. Tev nav jābūt viņu dakteriem. Tā kā viņi zinās, kad viss ir slikti. Bet runājot par šo te toksiku un tā tālāk, man ir viens stāsts ar vienu influenceri, kura ir arī body positivity sieviete, un viņa man personīgi pateica, ka viņa nekad nevarētu filmēt tādus video, kā es filmēju savās kleitās, un ka tas viņai liekas, man tas noteikti nelikās kā labā ziņā, un es ticu, ka tas nebija labā ziņā, jo visa mūsu saruna bija ļoti uzvilkta, un viņa tā arī pateica, ka viņa ar savu citu draudzeni sazvanās un pārspriež to, kādus sava ķermeņa video es lieku. Oh my God, tu jau kā pateici pirmo teikumu, pirmkārt mēs jau zinām, par ko mēs runājam. Otrkārt, es tev varu pastāstīt, kad lai ir šī influencer ar to otru savu draudzeni, viņas visu laiku sazinās un par visiem runā. Tas vienkārši ir tāda cilvēka tipi. Nezinu, par ko ir runa. Tas ir interesanti, ka ķipa, es nevarētu tā kā tu, tas jau uzreiz ir negatīvi noskaņa. Jā, un es saprotu, kāpēc viņi bet tā kā, tu dari to pašu, ko es. Vai ne? Tā kā, viņi pateica, ka man ir konfidents tikai internetā, ka viņi nekad tā nevarētu, un tādus outfits, un tā gorīties kā es, un es domāju, Hello, man tad tev ir nelieli jaunumi. Tad, nav tā, ka tu esi tik pašpārliecināta, kā tu pozicionē sevi. Jā, tu nevarētu. Un, varbūt arī vienkārši tas nav tavs, ne jau visiem vajag tā. Jā, tieši tā, vai vienkārši tu esi dusmīga.
stay mad. Tas arī viss. Mad lady. Nu labi, un vai sports, tavuprāt, ir tāds vienīgais galējais risinājums, lai justos labi savā ķermenī, vai ko vēl? Nē, noteikti nē. Ir ļoti daudz cilvēku, kuriem reāli sports ir ļoti vajadzīgs. Jā. Tas ir ļoti labs, tu vari atrast jebkādu aktivitāti. Jā. Kaut vai tā ir pastaiga, jebkāds. Jā. Bet man liekas, ka mēs visi zinām, ka lielākoties pie tava svara ir vainīga ēšana. Tā kā tas, kā tu uzņem pārtiku, ko tu ēd, cik daudz tu ēd, cik maz tu ēd, tā kā veselīgs, man liekas, uzturs ir pati tā lielākā atslēga. Noteikti. Jo arī ejot uz sporta zāli, ko visi saka, ejot, lai arī cik ļoti trenētos, un ja tu nekontrolēsi vispār, ko tu ēd, tu neiegūsi tos rezultātus, kādus tu iegūsi. Vispār nē. Jo tas ir vairāk procentuāli svarīgāks tieši ir uzturs nekā tas treniņš. Es neatceros, cik precīzi, bet vairāk pa 50. Jā. Un, protams, ka ir jāēd sportojot, vienkārši viss ir jāsaprot, jākontrolē, un ja tu ēdīsi tikai saldējumu, tad arī, Jo es varu pateikt, es neēdu neko saldu, tāpēc man ir ļoti grūti atrast kaut ko, kas man tāds veselīgs garšo, jo man viss dārzeņi liekas diezgan pasaldi, arī gurķa, sulas un viss kaut kas tāds. Tā kā viss, kas ir tāds, man liekas nedaudz pasalds. Es gāju sporta zāles, gāju vieglēt kā 5 reizes nedēļā, ja? Wow. Un man nekas nebija, tāpēc, ka es ēdu, man bija vienalga, ko es ēdu, čipsus, visu, vienalga. Jā, šeit arī par to saldējumu bija domājis vienkārši tāpēc, ka nebūtu sabalansēts. Tu jau varēsi to saldējumu, vienkārši to nekas neuzbūvēt, ja to vajag balansu, to vajag gan olbaltumvielas, gan visus proteīnus Tieši un tā tālāk. Jā, es pilnībā piekrītu. Un šeit mēs arī, Ralf, pieskarāmies sākumā pie tādas sapīksmes tēmas, kas bija pārēšanās sindroms, vai tev ir kaut kāda pieredze bijusi ar to arī? Man ir binge eatings, ar ko es ļoti cīnos. No vienas puses tāpēc arī sāku fēstošanu ne īsti, lai nomestu svaru, bet lai kontrolētu savu galvu. Tāpēc, ka man tas noteikti nav fiziski, tas ir tikai un vienīgi mentāli, ka es gribu ēst. Un fēstošana, tas, kas man palīdzēja, bija tas, ka es atradinājos no tās domas. Es sapratu, ka es pēc 3 nevaru ēst viss, tad tā kā viss. Es īstenībā tieši vakar vēl skatījos daudz video par fēstošanu, un tas, ko es secināju, es nezinu, varbūt es kaut kad gribētu pamēģināt, bet tur bija ļoti daudz, kas es tev stāstīju par to grāmatu, ko es izlasīju par to binge eating un emotional eating, un tiešām, ko tev iemāca tā fēstošana, protams, tas var būt tev galējība, ka tu vienkārši neēdi, jo tu jūties slikti, bet tā fēstošana ir mindful pirmkārt neēšana, ka tas ir tavs lēmums, ka tu nevis vispār neēdīsi, bet neēdīsi kaut kādu laika periodu pirmkārt, otrkārt, ko tas tev iemāca, ir tā kā, tas trenē tavu apziņu. Jā, tieši tā. Es teiktu, ka jebkāda veida ēšana, tas, ko es pieminēju, tas ir ļoti atkarīgs no tava dzīves stila, taviem paradumiem, kādas tavas aktivitātes ikdienā. Ja tu piecelies 4 pa dienu, tad sešos normāli. Jā, bet tu vienā ēdienreizē nevar fiziski apēst vajadzīgo dienas normu, un ja arī tu to izdari, tas ir ļoti liels slodzi tavai kuņģim, tāpēc noteikti vienreiz dienā ir ļoti grūti priekš tavu ķermeņa sagramot to visu. Tāpēc noteikti vienkārši, ka jūs mēģināt kaut ko jaunu, tiešām pārbaudiet, no kurienes nāk informācija, sevišķi mūsdienās, kad mēs visi viens otram sakam, es izlasīju, es nostījos šitādu gudru lietu, bet mēs visu skatāmies tik kā, mēs noteikti pārbaudiet to informāciju. Jūs varat uzņemt tik kā informāciju noteikti ļoti labs gan vieta, gan avot arī varbūt labi, vienkārši iemetat vēlāk Googlē un pārbaudat arī tās saitītes, kuras jūs lasat Googlē pēc tam. Tad mūsu noslēdzošais jautājums priekš tevis būtu tāds daļai brīvais mikrofons un daļai varbūt tev ir kādi ieteikumi jauniešiem, ko tu ieteiktu, ja viņi varbūt, jauns meitenes, kas savā ķermenī vēl nejūtas labi un mēdz salīdzināt sevi tomēr ar to, ko redz internetā. Es noteikti ieteiktu sākt saprast to, ka tu esi tu. Nav neviena tāds kā tu. Ja arī tev ir vīnis, tad viņš noteikti ir citādāks nekā tu. Man arī likās šausmīgi svarīgi būt tai meitenei, ko visi Instagramā redz, kurai ir perfektais make-ups, perfektais ķermenis, bet tad tu saproti, tev ir dots tavs darba galds, kas esi tu. Jā. Un tu no tā vari izveidot, ko vien tu vēlies un kaut ko citādāku. Un tas ir tik forši, tāpēc, ka arī tās meitenes, kuras Instagramā, cik viņas ir daudz, bet ja tu ieliec kaut ko savu tajā visā, tas pavisam citādāks. Tas pirmais, kas vajadzētu, un tad ir otrais, ko vajadzētu vienmēr, lai arī tu jūties insecure vai kaut kas, tur jāsaprot, ka tas viedoklis, kurš
interesē tev, ir jābūt tikai tavam viedoklim. Tas, ko saka apkārtējie, pilnībā vienalga. Tā kā pilnībā. Tā kā pamēģini izdarīt kaut ko apkaunojošu, tev kāds kaut ko pateiks, un pasties, vai tev dzīve mainīsies. Labi, neko baigi traku, jā. Bet, tā kā, es nezinu, iekliekties publikā, tev nekas nemainīsies dzīvē. Vienkārši saku, jā, tas ir tāds, tā kā, jo vairāk tu izkāpsi no savas komforta zonas, jo vairāk tu sapratīsi, ka gan tev ir viena alga, gan citiem ir viena alga. Un tas īstenībā uz daudziem aspektiem dzīvē attiecās. Jā. Mūsu pēdējā rubrika. Nē, man uzrakstīja cilvēks par to, un tas skar arī personīgi mani. Tas neskar ļoti daudz cilvēkus, bet tomēr arī vasara. Ļoti daudz vērtīgas. Vispār paldies jums liels, ka jūs rakstījāt, sūtījāt tik daudz vērtīgu lietu. Mēs vienkārši fiziski nepaspējam vienā epizodē to visu apskatīt. Tāpēc noteikti jūs varat turpināt rakstīt savus jautājumus. Varbūt pat būs vēl viena atsevišķa epizode jāuztais no šī. Tātad, neviena no noslēpums. Man arī ir rētas uz rokām. Es esmu par to runājis internetā, un vienkārši ir ļoti liels nosodījums cilvēkiem, un tu ikdienā daudz ar to nesaskarās, vai ne? Bet tomēr man uzrakstīja par to, un sapratu, ka varbūt kādam vēl ir to problēma, un ka man varbūt ir vērts arī par to atgādināt. Pieņemsim sevis izrētisītas rētas, ko pats sevis uztaisīs, vai es sapināju savu ķermeni, tas iet daudz dziļāk, un tā jau cita tēma, bet runājot par sevis pieņemšanu un savu ķermeņu pieņemšanu, es domāju, arī pat neskatoties tikai uz šo tēmu prātām, bet vienkārši, kad mēs sevi ierobežojam ēst, vai neļaujam ēst, vai pārāk daudz sevi iznīcinam tur sporta zālē, ja kāda tāda lieta ir sevis kaut kāda, vai arī neveselīga ēšana vai pārēšanās, tā ir kaut kāda lieta, ko mēs sliktu izdarām savam ķermenim. Kā pieņemsim arī šīs rētas, kas ir jau vispār dziļāka tēma. Bet pats galvenais, manuprāt, ir tas, ko mēs runājām, ir piedot, to mēs vēl nerunājam, bet pirmkārt piedot sev, ka tu esi darījis pāri savam ķermenim, un tiešām strādāt pie tām attiecībām ar sevi. Un, ja tu saņem kaut kādu nosodījumu tieši par tām rētām, vai jebkādu lietu savā ķermenī, vienkārši filtrēt to, kas ir tie cilvēki, kuri tev to saka. Padomā, vai viņi tiešām jūtās labi par sevi, vai viņi, vai viņi necenšas tev vienkārši ieriept vai padarīt tevi zemāku tikai tāpēc, ka tu izties citādāk, vai tev ir kaut kādas iezīmes citādākas nekā viņiem. Un, vienkārši strādāt pie tā, ka tu jūties labi savā ķermenī. Vēl laba ideja ir, ko darīt uz rētām, var uztaisīt tetovējumus. Un tad viņus var iekļaut, un tad ir ļoti skaisti, un tad ir savs stāstiņš. Tad laikam gan mūsu pēdējā rubrika, kurā mēs sakām paldies, tā ir mūsu journaling, jeb dienas grāmatas rakstīšana. Pirmkārt jau vēlamies pateikt paldies mūsu šīs epizodes sponsoriem Ādras čipsiem. Noteikti izmēģiniet 2 jaunās garšas un arī ejiet uz cipsi.lv, kur jūs varat piedalīties un katru dienu laimēt balvas. Varēs paņemt un pagaršot Elīzi. Jā, tās ir 2 jaunās. Lūk, kam jūs vēlaties teikt paldies? Tu arī droši vari jebko paldies. Mammai un vecākiem. Paldies! Labi, es pirmkārt varētu teikt daudz paldies, bet es teikšu paldies sev, ka esmu daudz strādājis pie sevis pieņemšanas un vienkārši pie sava ķermeņa. Un es gribētu vienkārši pateikt paldies visiem cilvēkiem, kuri nedžadžo citus, saka labas lietas, jo ļoti viegli mūsdienās ir ieslīgt tajās negatīvajās lietās, jo viņas tiek pateiktas daudz biežāk. Un tāpēc ne tikai paldies cilvēkiem, kuri saka labas lietas man un citiem, bet vienkārši gribu iedrošināt jūs visus teikt vairāk labas lietas, sevišķi internetā, jo internets ir tik šausmīga vieta, kur visi saka tikai sliktas lietas. Un tāpēc, ja jūs tiešām redzat savus paziņas, nepazīstamus cilvēkus, vienkārši nebaidieties izteikt komplimentus, nebaidieties pateikt labas lietas, tev tas pirmkārt neko nemaksā, otrkārt Viņiem tas noderēs, jo ir tāds sajūta, ka mans jau neko, kāds mans viens komentārs kaut ko, bet ticamāk tam satura veidotājiem, tam cilvēkam būs tāds prieks sirdī, ka kāds novērtē, ka kāds redz un kaut ko labu pasaka. Tieši tā. Tieši tā, un arī to, ko Elīze teica, par iziešanu no komforta zonas, pamēģiniet pateikt
pat nepazīstamiem cilvēkiem, ne tikai internetā, bet, varbūt ne uz ielas uzbēžaties visiem, bet, ja ir kaut kāda situācija un iespēja, kur jūs redzat, ka jūs varat izteikt komplimentu, darat to. Tas nav aizliegts. Es Tallinas kvartālā naktī. Visiem pēc kārtas. Jā, tas tā ir tiešām, jo ir īpaši es kā cilvēks, kurš es it kā iztos tāda ļoti tāda atraktīva un tāda. Es patiesībā neesmu, man ļoti daudz ko bail darīt publikā, bet es arī esmu sākusi, ja man reāli patīk, kā tā meitene ir saģērbusies pieeja klāt, pasaku, nereāli labi izskaties. Jā, ka viņa noteikti uzlaboja dienu. Jā, un tad es palieku sarkanā, aizbēgu prom. Tikai, protams, arī, es domāju, vai vīrieši kāds pastāvjiem arī jums jābūt gudriem, kā jūs apročējat meitenes un kā jūs izsakat savus komplimentus, lai viņi nejūtās vēlāk tieši pretēji slikti, bet noteikti pieklājīgā veidā. Viss būs bumbās. Jā. Nu ko, bučiņas? Bučiņās, tā!